Sveicināts, dāmas un kungi, klātesošie. Visi, kas atrada šodien šajā sestdienā laiku, lai atnāktu un mazliet parunātos par, protams, apspriestāko projektu šobrīd, jo visi par to runā, Rail Baltica. Nu šķiet ir kaut kas tik vērienīgs, kad pēdējais vērienīgākais tāds projekts Latvijai cauri gāja, kad zvēri raka Daugavu. Un mēs zinām, cik teikām ir apvīts šis projekts, un iespējams, ka arī par Rail Baltica mēs pēc daudziem gadiem varēsim lasīt grāmatās arī dažādus nostājus un teikas. Tāpēc paskatīsimies uz to arī no citas puses, jo apspriest tas ir virknē dažādu formātu. Sarunās, diskusijās, raidījumos, sociālo tīklu komentāros arī ļoti plaši. Un piesakot dalību sarunu festivālam Lampa, tika izvēlēts sarunu šova formāts, kas ir tāds daudzus gadus jau pazīstams, kad arī tie late night šovi un dažādi tās aktivitātes, kur ir viesi, ja, un ir arī visādi video materiāli. Nu, mums arī, mīļie draugi, tas būs, un mums šajā pasākumā būs arī, jāsaka tā, atbilstoši nosaukumam Rail Baltica, necenzēta patiesība, tāds atklāts arī saturs. Un šo saturu tad mēs veidosim kopā ar mūsu dalībniekiem, satiksmes ministru Kasparu Briškenu. Sveicināti! Sveicien. Pie mums ir arī SIA Eiropas dzelzceļa līnija valdes priekšsēdētājs Ēriks Diļevs. Sveiki. Arī jums, kungi, tad mēs runāsim par projektu izaicinājumiem un risinājumiem, bet vēlāk mums pievienosies arī satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Rail Baltica jautājumos Kristīne Malnača. Un tas pēc brīža, un tad mēs vairāk parunāsim par tiem visiem īstenošanas ieguvumiem. Bet šī pasākuma laikā, šī saruna šova laikā, mums tādu roku tiešā un pārnestā nozīmē pieliks arī Gatis Šļūka, karikatūrists, kurš jau iepriekš bieži vien ir tādus sev izceļamus, viņa prāt izceļamus punktus karikatūrās attēlojas, un tās mēs arī šova laikā redzēsim uz ekrāniem. Nu, un, protams, būs iespēja iesaistīties arī jums klātesošie, piedaloties gan ar saviem jautājumiem, gan arī interaktīvi līdzdarbojoties caur lietotni Slido. Tur varēs gan tā kā, redzēsiet, ko tur varēs sākumā. Vajadzīgs ir vieta tālrunis, ja, un tad jāieiet tajā Slido lapā, kas būtībā bez visiem www ir tieši tā jāraksta slid.do. Nu, raksta Gaujerts izrunā Gažāra. Tā tur tagad ir. Un tur ir ļoti vienkārši. Tur tad ir jāieiet. Lūdzu, izdariet to, ja jums ir vieta tālrunis, ja? Jāieiet tajā sli.do un jāievada dalības kods, kas ir RB Lampa 24. Ja, tas ir tā kā Rail Baltica, Lampa tas festivāls saruna, un 24 ir gads. Tā visu atšifrējam. Nu, varam visi kopā varbūt tad izmēģināt, vai tur viss darbojas, jo vajadzētu būt, ka jūsu paustie viedokļi parādīsies tādā elegantā mākonī. Tāpēc, lūdzu, uzrakstiet 1-2 vārdos, kāpēc jūs gaidat Rail Baltica trases atklāšanu. Ja, piemēram, mans iemesls ir māsīca Vācijā, ko es vēlos apciemot, tad es vienkārši varu rakstīt turisms. Tad jūs varat arī uzrakstīt kādu savu variantu, vai ekonomika, biļetes, kaimiņi. Un tad mēs paskatīsimies, kāds tas mākonis veidojās. Starp citu, gribēju arī pateikt, ka mums ir iespēja izmantot Tildes reāla laika transkripciju. Uz šiem te baltajiem podustiem ir izvietoti QR kodi, ko tad noskanējot var arī savā vietālrunī redzēt šo te visu sarunu. Kas mums izskatās ar to mākoni? Turisms, mans variants. Nu, tas nebija saskaņots nopietni. Tas nebija saskaņots. Visi tagad domā, ka es dabūju savu variantu centrā, vai ne? Bet ir arī pārvietošanās ātri Polijā, grib vienkārši uz Berlīnu, Eiropa, progress, NATO tanki, no centra uz lidostu. Arī kravas transports, sakārtota Rīga, mīlu vilcienus. Tam vajadzēja būt centrālajam. Tiešām. Mēs varam kaut kā izmainīt, vai tur viņš tā? Es pieļauju, ka ceļošana un turismas izceļās, tāpēc, ka par to ir vairāk uzrakstījuši. Es pieļauju, ka tā ir tā lieta, kas mums ir daudziem kopīga, un līdz ar to tad arī izceļās kā centrālais
variants. Nu, lūk, šādā stiliņā mēs arī šodien darbosimies. Nu, izklausās ļoti vienkārši, bet patiesībā jautājums, ko šodien risinam un apskatam, ir gana sarežģīts. Un, lai to visu uzsāktu, lūdzu, noskatīsimies kopīgi vienu video. Šādi paredzēts izskatīties Rail Baltica pamattrasei pilnā tās apjomā Latvijā. Un ko tik pēdējā gada laikā neesam dzirdējuši par iespējamajiem variantiem, ko varētu īstenot projekta pirmajā posmā, jeb līdz 2030. gadam. Viens no variantiem paredzēja, ka dzelzceļa trase sākumā nemaz nemat šo loku, iebraucot Rīgā, un taisnā ceļā vilcieni pabrauktu garām Latvijas galvaspilsētai. Šo domu gan politiski noērēja, un nākamais variants bija, ka vilcieni un trase attiecīgi šķērsotu šo taisno daļu, ko mēs saukt arī par kravu apveceļu, jo primāri tas domāts tieši šādiem pārvadājumiem, tad no dienvidiem iebrauktu Rīgā un pat to pašu ceļu atkal pēc tam dotos tālāk ceļā. Beigās arī šis gan nav guvis politisku atbalstu. Pirms dažām nedēļām valdība lēma, ka Rīgai ir jābūt absolūtai prioritātei šajā projektā. Jau pirmajā posmā jāmet pilns loks un savienojums ar Latvijas galvaspilsētu gan no ziemeļiem, gan no dienvidiem. Un to paredzēts šajā pirmajā posmā darīt uz šī tā sauktā kravu apveceļa rēķina. Nu, tātad, kā šajā ziņas sižetā novērojām, tad tās ieceres ir mainījušās riktīgi daudz. Kaut kas nācis klāt, kaut kas jāliek klāt, kaut kas jāņem nost. Vai mums tagad ir konkrēts gala lēmums, un mēs varam pateikt, ka mums ir zināms, ko mēs būvēsim un pa cik? Tad mēs varbūt varam sākt ar ministru kungu. Jā, liels paldies. Nu, ir tā, ka ar gala lēmumiem tajā brīdī, kad mēs būsim izrēķinājuši, cik tad varētu maksāt arī šis ievads no ziemeļiem. Es to vienmēr esmu saucis un vienmēr saukšu par pamatlīniju. Tā taisnā līnija garām Rīgai nav pamatlīnija. Tas kā reiz ir tas kravu apveceļš. Savukārt ievads Rīgā no ziemeļa austrumiem, tālāk caur Rīgas centrālajai stacijai, Rīgas lidostai, tā skaitā veidojot vēl vienu Daugavas šķērsojumu, un jau apakaļ uz Misu dienvidu virzienā. Tā ir tā galvenā pamatlīnija, kas vienmēr tā bija iecerēta, 2016. gadā ministra kabinetā apstiprināta kā nacionālā trase, protams, paredzot arī šo kravu apveceļu, gan dēļ kapacitātes, gan dēļ tā, lai pilsētu atslogotu no kravas transporta, bet tā prioritāte, ko ministra kabinets ir apstiprinājis, es saņēmu mantojumā, kad stājos amatā, dažādus variantus, vairums no kuriem, tā skaitā bāzes scenārijas, kas bija izstrādāts, pabrauc Rīgai garām. Un bija viss šīs, manuprāt, Latviju pazemojošās idejas par to, ka pirmajā fāzē Latvijas pasažieri Rail Baltica ātrvilcienā iesēdīsies vai nu Salaspilī, vai nu Skultē, kaut kur citur, tikai ne Rīgas starptautiskajās stacijās. Nu, es esmu ļoti priecīgs, ka pusgadu laikā man ir izdevies pārliecināt arī savus kolēģus ministra kabinetā, ka Latvijas numur 1 prioritāte, papildus tam, ka mums jāizveido šie reģionālie pamattrases elementi, lai savienotos ar Lietuvu, pirmkārt ar Igauniju, ir jāvirza cauri Rīgas pilsētai. Un šobrīd politiski visi ministri ir vienasprātis, un mēs šobrīd kopā ar projektu komandu vērtējam un rēķinam, kas ir tas efektīvākais veids, kā to vilcienu jau pirmajā fāzē, jo kopumā mēs neatsakamies arī no krava apveceļa. Mēs neatsakamies ne no viena no šīm infrastruktūras elementiem. Jautājums, ko mēs varam izdarīt pirmajā fāzē. Nu, tad attiecīgi, lai virzītu viņu cauri Rīgai. Un tas, kā mēs to darām, ir mēģināt uz dzelzceļa sistēmu nevis skatīties izolēti, kā tas bija līdz šim, ka ir esošā placliešu dzelzceļa sistēma pilnīgi izolēta no Rail Balticas. Šobrīd apzinoties, ka Rīgas koridorā tā trasa iet vienā un tā pašā koridorā, mēs mēģinām atrast risinājumus, lai būtu nevis jāveidot kaut kādas tādas otrā līmeņa čūskas pāri sekundāras nozīmes esošā dzelzceļa atzariem, bet lai mēs to visu nolaistu pirmajā līmenī un abas divas šīs trases palaistu vienā koridorā. Un tas mums ietaupīs simtus miljonus un vienlaikus pātrinās projektu ieviešanu. Tad tagad, Diļievkungs, tagad ir skaidrs, jums viss ir skaidrs par to, kā tur ies un kur ies un kas jābūvē tagad tikai tā būvēšanas vaina, ja? Tikai... Kā jau ministrs arī teica, tā prioritāte savienot Rīgu ir ļoti nozīmīga, viņa būtiska, viņa ir vajadzīga. Šobrīd mēs analizējam kopā, kā arī Briškenkungs teica, par to, iespējami izdevīgāko un mazākām izmaksām scenāriju, kā mēs varam savienot arī Rīgas centrālo staciju, lidostu Rīga ar šo te trasi no ziemeļiem tālāk uz dienvidiem. To mēs kopā ar Latvijas dzelzceļa un RBRL kopuzņēmumu pārstāvjiem skatīsimies, analizēsim maksimāli
skatoties, kā mēs varam ieintegrēt Eiropas dzelzceļa līmeņa platums sliedzi esošajā dzelzceļa infrastruktūrā, izmantojot esošos koridorus šajos te posmos. Un, tas uzstādījums, ko mēs ejam, tas arī principā bija jau uz ministru kabineta arī aiznests kā viens no variantiem, ko arī žurnālists minēja, ka pirmais variants savienojot no dienvidiem, izmantojot principā Torņkalna Imantas posmā esošos sliežu ceļus. Tas būtiski samazina izmaksas. Ja mēs šādu risinājumu varam piedāvāt arī ziemeļposmā, tad mēs varam pilnībā integrēt Rīgu. Jā. Un tagad ir skaidrs, cik galā izmaksās Latvijas Rail Baltica posms? Tas jau bija arī minēts, un tas pēc cost-benefit, jeb šī izdevuma ieguma analīzes, izpētes analīzes, pateica, šis pirmais posms izmaksā 6,4 miljardi. Un viss? Nē, tas ir pirmais posms. Cents centā? Nē, tas ir viens, kas ir būtiski skaidrot, ka tas pirmais posms nenozīmē, ka tā mēs arī to trasu uzbūvējam un atstājam. Tur ir tie dažādi izmaksu optimizācijas varianti iekļauti, lai mēs varam to paspēt izdarīt līdz 30. gadam. Tas nozīmē, ka 30. gads pienāks, viņš apstāsies, ja mēs neko tālāk nedarīsim. Mēs paralēli attiecīgi finansējuma pieejamībām būvējam arī visu to pilno tvērumu. Tas ir vienkārši veids, kā mēs varam pātrināt projektu ieviešanu. Un no kurienes tas finansējums? Šis ir arī interesanti. Atgriežamies tad vēsturē. Savulaik, balstoties uz tiem sākotnējiem skiču projektiem, tika izveidota sākotnējā aplēse, ka viss projekts maksās 5,8 miljardus, Latvijas daļa 1,9 miljardus. Skaidrs, ka tā atklāsme, kas tagad ir nākusi, un arī politiski beidzot tas noslēpums ir izpausts, lai gan vairākus gadus tas tika turēts noslēpumā. Projekta iekšienē, es domāju, tiem inženieriem, tāmētājiem, kas strādāja ar projektēšanu, tādā jau ne tikai skiču projektu līmenī, bet jau nopietnas projektēšanas līmenī, ir pilnīgi skaidrs, ka tie sākotnējie skiču projekti ir ārkārtīgi neprecīzi. Tas nav tikai stāsts par to, ka mums ir bijusi inflācija un tādā veidā ir pieaudzis tas kopējais investīciju vajadzības, bet tas, ka tās sākotnējās skices, viņas izrādījušās ļoti neprecīzas. Un faktiski jau 2016. gadā, kad izstrādāja šo pirmo aplēsi, tai summai vajadzēja būt 2 reizes lielākai. Jau tad vajadzēja Latvijas kopējai investīcija aplēsē. Es ļoti apzināti tās nesaucu par izmaksām, jo ekonomiski tās ir investīcijas, nevis izmaksas. Jā, no finansiālā viedokļa mums jebkurā gadījumā ir jādomā, kā aizpildīt tagad to milzīgo caurumu. Bet kopumā mēs skatāmies uz vairākiem avotiem. Līdz šim projektu finansēja no vienas konkrētas Eiropas Savienības fonda programmas ar Eiropas līdzfinansējumu, precīzāk jau nacionālais līdzfinansējums, jo lielāko daļu līdz pat 85% maksāja Eiropas Savienība no šī Eiropas Savienošanas instrumenta. Šajā brīdī, kad projekta investīciju vajadzības, jeb angliski sakot CapEx, Capital Expenditure, ir pieaudzis vismaz 4-kārt, tā skaitā Latvijā, ja mēs paskatāmies šo pilno tvērumu. Tvērums nozīmē visi tie projekta elementi, ne tikai lineārais sliežu ceļš, bet arī staciju elementi, signalizācijas sistēmas, elektrifikācijas sistēmas, digitālā infrastruktūra un tā tālāk. Tas viss saucās tvērums. Attiecīgi, tas šobrīd ir ar 4 reizes lielāku finansējumu aplēsi. Latvijā pilnais tvērums ir pietuvinās 10 miljardiem, pirmās fāzes tvērums attiecīgi 6,5 miljardi. Mums ir jāatrod, kā aizpildīt to caurumu. Šobrīd saliekam to matemātiku. 6,5 miljardi aptuveni. Šis ir tik apjomīgs projekts, ka tā nav precīza zinātne, nekad nav bijusi. Šobrīd mums ir pieejams apmēram miljards, no kura vairāk kā 300 miljoni jau ir investēti. Lielākoties abās divās lielajās staciju būvēs, Rīgas centrālajā stacijā, Rīgas lidostā. Šobrīd mēs pretendējam uz nākamo finansēšanas piešķīrumu. Es ļoti ceru, ka Latvija tur saņems vairākus 100 miljonus. Pieņemsim, ka tie ir 400 miljoni. Tātad mums ir 1,4 miljoni pieejamais finansējums. Tālāk. No Eiropas. No Eiropas Savienības. Un plus tur nāk klāt arī Latvijas nacionālais finansējums. Pagad, tur nebija 85%, ko jūs sākumā teicāt? Tāpēc sāk klāt vēl arī Latvijas nacionālais finansējums. Tad mēs skatāmies, kas ir tie līdzekļi, uz ko mēs varam pretendēt nākamajā Eiropas Savienības finanšu 7-gadē. Eiropas Savienība plāno savu budžetu 7 gadu ciklos. Bija 14, 20, 21, 27, tagad būs 28, 34. Šobrīd mēs nezinām, cik daudz naudas un vai vispār šāda veida Eiropas Savienošanas instrumentiem transporta infrastruktūrai būs pieejams. Skaidrs, ka tas būs ministru uzdevums, tas būs ministru prezidentu uzdevums, tas būs mūsu Eiropas parlamenta deputātu uzdevums, tas būs mūsu Eiropas komisāra uzdevums aktīvi sadarbībā ar Baltijas partneriem cīnīties par to, lai Eiropas Savienība arī nākamajā 7-gadē, sākot ar 28. gadu, piešķirt šim projektam finansējumu. Pieņemsim, un tā ir tā darba aplēse, ka tur mums izdodās Latvijai izcīnīt vēl 2 miljardus.
Tad mēs runājam, ka no tās 6,4, 3,4 mēs turpinām finansēt esošajās Eiropas fonda programmās ar šo ļoti augsto līdzfinansējumu komponenti. Un tad tas, ko mēs esam jau arī savā analīzē parādījuši, veidojās šis iztrūkums apmēram 2,5 līdz 3 miljārdu apmērā priekš pirmās fāzes, kur mums ir jāmeklē citi instrumenti. Vai tā būtu publiskā privātā partnerība, ko, piemēram, varētu piemērot savienojumam starp Rīgas lidostu un Rīgas centrālo staciju. Vai tas būtu, teiksim, man ir ideja par infrastruktūras fonda izveidi, kur mēs varētu iesaistīt arī Altumu mūsu finanšu institūciju, mēs varētu sadarboties ar mūsu Baltijas kolēģiem, mēs varētu runāt par to, vai šeit ir iespējams piemērot valsts garantiju, lai šāda veida fonds varētu aizņemties arī līdzekļus starptautiskajā tirgu. Attiecīgi, mums ir jākombinē dažādi veidi instrumenti. Man šobrīd ar Finanšu ministriju notiek smagas sarunas par to, lai mēs varētu pārdalīt arī esošos citu fondu projektus. Un ja šādā veidā mēs saliekam, mēs līdz septembrim sagatavosim detalizētu plānu, es uzskatu, ka mēs varam virzīties uz priekšu ar šo projektu. Mums ir jāvirzās uz priekšu, jo šī projekta prioritāte ir augstākā līmenī. Gan no ekonomiskā viedokļa, gan no mūsu drošības viedokļa. Nu, skaidrs. Tātad jums vajag palīdzēt ar idejām. Jūs neesat vieni satiksmes ministrijā. Mēs visi klātesoši esam gatavi iesaistīties. Lūdzu, veram vaļā slaido. Palīdzam saprast, kur vēl varētu dabūt naudu. Kādas ir jūsu idejas, draugi? Iesaistamies. Piemēram, Francijā, piemēram, ir turisma nodoklis, jā, kas piemēram, neietekmē valsts iedzīvotājus. Un turisti, varētu teikt, sabatās. Varbūt arī, ka mums tā var. Varbūt kaut kādas citas idejas, varbūt jau priekšlaicīgi tirgot biļetes jau varbūt uz to Berlīni. Piesaistīt varbūt ēdinātājus, kaut kādiem tiem restorānu vagoniem. Kādas jums idejas varbūt tad lūdzu iesniedziet. Jo skaidrs, ka naudu vajadzēs, un mēs saprotam, ka jums būs jātiek galā ar šo jautājumu. Un tas jau, ja mēs te tā ha-ha līmenī mazlietiņ, tad patiesībā diezgan sarežģīts tas jautājums ir. Tātad tie, kas varbūt tagad tikai atnāca slaido. Jā, slaido sli.do. Tā ir tā mājaslapa, kurā bez www var pievienoties, ievadot kodu RB lampa 24 un tad tur paust savu viedokli. Jā, sabiezai mākoņi. Tiešā un pārnestā nozīmē. Kā mums izskatās? Vai mums jau ir izveidojies mākonis par variantiem? Jo tur varbūt būs ļoti labas idejas. Lūdzu! Nodokļi baznīcā! Tām, kas ir aptrasi, nopelnīt rekuva, man patīk šitas obligācijas. Bonds ar 20% kuponu. Pārdodot Latvenergo. Starp citu, laba ideja. Loteriju uztaisīt varētu. No lampas budžeta. Tas staigā 2 bērni vāc ziedojumus lampai, paņemt no viņu krājkasītes. Privātu naudu. Ziedot LV. Es nezinu, kas te tīri var noderēt. Paprasīt tētim. Bet man patīk jūsu attieksmi. Man patīk, ka mums vienmēr ir idejas un viedokļi. To arī Twitteris parāda. Mēs parasti zinām, kā lietas ir jādara. Bet patiesībā, jā, forši. Bet man tad nākamais jautājums būtu attiecīgi par to, ka jūs jau pieminējāt tās dzelzceļa stacijas un par to, ka tajās jau tika ieguldīts tik daudz naudas. Tad kas notiks ar Rīgas dzelzceļa staciju un staciju pie lidostas Rīga? Tur tiešām tagad Daugavai pāri mēs taisīsim vēl vienu dzelzceļa tiltu? Jā, taisīsim. Tas, kas notiek, arī, protams, ziņās un presē, visi redz to ažiotāžu. Mēs ar būvniekiem risinām konstruktīvas sarunas un atrast risinājumu, kā neapstādināt darbus pie šīs, kavētās rēķina apmaksas, jo, jāsaprāt, viņu, tas pamatotība vispārējais, pēc tā mēs strādājam, to mēs atrisināsim. Bet jā, saistībā tiltu, protams, jauns tilts tieši blakus esošiem dzelzceļa tiltam būs, jo, tas ir
cits sliežu platums. Un, tas jau arī sākotnēji, kad šī trasa tika nofiksēta. Viss trasa un arī tilts tika virzīts pie jauna estakādi. Tas, kas ir uzbūvēts arī centrālā stacijā, principā tā Rail Baltica trasa ir daļai pārbūvēt to esošo dzelzceļa infrastruktūru. Tilta finansējums ir pieteikts šajā CEF uzsaukumā, ko mēs gaidām rezultātus, plus arī tālāk būvdarbi Rīgas lidostas terminālī. Ja te piebilst, tad saprotam, ka centrālā stacija jau nav tikai nākotnes Rail Baltica stacija. Centrālā stacija šobrīd ir esošās dzelzceļa sistēmas faktiski sirds pulsējošā, un ja mēs vēlamies arī esošajā dzelzceļa sistēmā ieviest gan intervālu grafiku, gan nodrošināt pietiekam kapacitāti, jo šobrīd tas pudeles kakls tur ir izveidojies. Skaidrs, ka ja pašā sistēmas sirdī notiek šāda apjoma būvdarbi, tad arī šobrīd pasažieru vilciens arī ar jaunajām Škodām nevar izvest, veikt visus reisus, kā to varētu darīt, ja būtu pilna kapacitāte pieejama. Līdz ar to tas minimālais, ko vajag izdarīt līdz 26. un 27. gadam, ir vismaz pabeigt staciju tā, lai tur var pilnvērtīgi kursēt 15.20, līdz tam brīdim, kas pienāks vēlāk, ka to savienos arī ar 14.35 Eiropas platuma sliedēm. Bet mēs, protams, nevaram atstāt spoku staciju pilsētas centrā, kuru pasažieri nevar pilnvērtīgi izmantot. Gan no drošības, gan no kapacitātes, gan no perona paaugstināšanas un citiem viedokļiem. Tāpēc mēs šobrīd piedāvājam arī Finanšu ministriju un saprotam, ka satiksmes ministrija šajā valstī tomēr nav atbildīga par visu finanšu sagādi tik apjomīgam projektam kā Rail Baltica. Man ļoti patīk Igaunijas piemērs. Igaunijā projekta ieviešanas komandā no pirmās dienas ir bijis sekundēts pārstāvis no Igaunijas Finanšu ministrijas. Un tas ir nodrošinājis to, ka Igaunijas finanšu plānošana arī tur ir pietiekami liela pieauguma investīciju vajadzībām tā tālāk, bet vismaz vienmēr ir bijusi sasaiste starp ilgtermiņa budžeta plānošanu un Rail Baltiku. Rail Baltica gadījumā no finanšu plānošanas puses, tas ir bijis tādā pašplūsmā. Bet ir skaidrs, ka ir iespējams arī satiksmes ministrijas investīciju portfelī atrast zemākas prioritātes vai, piemēram, projektus, kuri kavējās termiņos un kurus nevarēs realizēt līdz šo fondu pieejamības laikam, pārdalīt viņus par labu Rail Baltica stacijas pabeigšanai. Vai tā būtu atjaunošanas noturības finansējuma nauda, vai tas būtu kohēzijas fonda finansējums. Un atkal es atkārtoju, tā jau nav tikai Rail Baltica stacija, tā ir mūsu arī esošās 15-20 dzelzceļa sistēmas stacija. Te ir skaidrs, ka tas visvairāk tomēr laikam praktiski skars rīdziniekus, vai ne? Rīgai būs jāsadzīvo ar ļoti daudzām nērtībām un visādiem lietām, kamēr tas viss taps. Un starp citu par rīdziniekiem runājot, tad es gribu jums arī parādīt video, jo mēs uzrunājām organizācijas pilsētas cilvēkiem pārstāvi Rudolfu Golubeva, un viņam arī ir jautājums. Lūdzu, video. 2020. un 2021. gadā Rīgas Rail Baltica posmā notika aktīva sabiedrības iesaiste, kuras laikā izcēlās arī asas domstarpības. Taču laika gaitā samazinoties finansējumam ir mainījušies arī šī projekta risinājumi. Ņemot vērā projekta ierobežoto termiņu, kad atkal atkārtoti notiks sabiedrības iesaiste šim posmam, lai risinājumi būtu visiem saprātīgi un pieņemami. Paldies Rudolfam par jautājumu. Viņš diezgan nav klātienē šeit, vai ir, vai nav, bet labi. Jā, starp citu ar šo kolēģi un Jaunas kungu mēs esam tikušies vairākos formātos arī iepriekš, tā kā Rīgā notika aktīvi projektēšanas darbi. Tieši ceturtdien mums bija saruna ar Rīgas domi par to Rīgas pilsētas plāniem, kā virzīties viņiem ar saviem institūcijas objektiem uz priekšu. Viņi arī plāno dažādu šķērsojumu pārbūvi, tieši kas ir pakārtot Rail Baltica stacijai, un mēs vienojamies, ka mēs iesaistīsim arī nevalstisko organizāciju pārstāvis, arī Rīgas pilsētu šo te risinājumu izstrādē un salāgošanā. Jo tieši viņš stāvēja pie, manuprāt, Stradiņas slimnīcas, kur bija aktīvas diskusijas, kā pārbūvēt Liepājas ielas krustojumu. Principā viņš bija paredzēts tunelī zem dzelzceļa trases, lai neradītu šos te lielos sastrēgumus. Tas ir tāds viens piemērs šim te rots viens, jeb dig ones principam, kas arī pakārtojas Rail Baltica ieviešanai. Labi. Pavisam īsti piebildi. Tas, ko mēs esam šobrīd sākuši darīt, atslepenot pagātnes dokumentus, tā skaitā dokumentus, kas ir skatīti ministra kabinetā, un arī uz priekšu ejot, Rail Baltica dokumenti būs sabiedrībai pieejami. Arī aktīvām nevalstiskām organizācijām, kas strādā nozarē, lai detalizēti analizētu šos dokumentus, nāktu ar saviem priekšlikumiem gan tādā praktiskā līmenī par šķērsojumiem pilsētvides līmenī, bet arī par gan strateģiskām lietām projektā, par Latvijas svarīgākajām izvēlēm šobrīd. Noteikti jau paskatīsies, jā. Noteikti jau paskatīsies. Bet, zini, cilvēks jau arī tāds, viņam patīk tādi kaut kādi termiņi. Mēs jau daudz ko varam izturēt.
Vidusskolu, ja mēs zinām, ka tie ir 12 gadi, mēs zinām, nolauzīsim un tad būsim brīvi. Un tagad, piemēram, labi, pastāvēsim sastrēgumos un labi pacietīsimies, bet tad tiešām 2030. Viss. Un viss palaižam projektu un visi priecīgi. Ja izdosies atrast līdz tam laikam to naudu? Tie ir divi atsevišķi jautājumi. Es nemelošu cilvēkiem, ka 2030. gadā viss būs gatavs. Ir zināmas bažas jau šobrīd, gan pat ja mēs pieņemam, ka finansējums ir pilnībā pieejams, viss iet kā pa diedziņu, tie riski jau saglabājās. Tas ir mega projekts, kurā mēs jau redzam, ka mums projektēšana kavējās 3, 4, 5 gadus. Mēs tūlītās sāksim pilna apjoma būvniecības darbus, jau pie Iecavas tiek veidot būvniecības bāzes, pirmie šie dienvidu līnijas segmenti. Tur notiks ļoti apjomīgi būvniecības darbi. Un pēc tam, teiksim, viss sarežģītākais posms, kas ir Rīgas integrācija, to izdarīt līdz 2030. gadam, ir tiešām visām zvaigznēm jāsastājās, lai tas notiktu. Politiski mēs darīsim visu, lai mēs būtu pēc iespējas tuvāk tam 2030. gadam. Bet ietutuvēt sev uz rokas tagad 20, 30 un apsolīt visiem, jā, būs pilnīgi viss, to es noteikti nedarīšu, jo es negribu dot falšas ekspektācijas cilvēkiem. Bet tas, ka mēs darīsim visu, lai uzlabotu pārvaldību, cīnītos par finansējumu, meklētu optimizētus risinājumus, meklētu arī, kā Latvijai iegūt pēc iespējas lielāku ekonomisku labumu. Rail Baltica jau nav tikai dzelzceļa būvniecības projekts. Rail Baltica savieno arī reģionus, savieno digitālo infrastruktūru, gan 5G, gan platjoslu, savieno enerģētikas infrastruktūru, apakšstacijas, kas būs vajadzīgas priekš Rail Balticas, var izmantot izkliedēto energo jaudu izvietošanai no atjaunīgiem energoresursiem reģionos. Rail Baltica savienos lidos, savienos ostu. Tā ir vesela ekosistēma, mūsu nākotnes tirzniecības mugurkauls un ekonomiskās drošības mugurkauls, kas nav tikai dzelzceļa būvniecība. Un tas, cits starpā, arī nav tikai mūsu projekts. Pasties, mums kaimiņi arī ķēde tik stipra, cik vājākais posms. Mēs esam vājākais šobrīd. Mēs nesam. Igauni arī paspēs, un Lietuva arī paspēs, viņiem iet līdzīgi. Ja mēs, piemēram, līdz 2030. paspējam, mums, viss. Īstenībā tā es teikšu, kad sākās šī karadarbība Ukrainā, tad Baltijas valsts palika daudz vienotāks, jo ir būtiski pieminēt šo militāro mobilitātes komponenti. Tad nāk iekšā arī visas papildus šīs NATO prasības, arī no aizsardzības ministrijām, ne tikai no Latvijas, no citām Baltijas valstīm, kāds ir saistīts ar militāro kravu loģistiku, ar visiem parametriem. Un tas bija tāds punkts, kurā, ja varbūt projektā bija tā stīvēšanās vienais ar otru Baltijas valsti par to, kas ir labāks kurai, tad tagad viss ir kļuvuši daudz vienotāks. Var pastiprināt. Tad oriģinālā ideja bija, kad izveidoja vienu starptautisku kopuzņēmumu, kas pieder visām 3 Baltijas valstīm, kas ir viens atbildīgais projektā. Plāno, projektē, būvē, komercializē, nodod eksploatācijā, attīst pārvadājumus nākotnē un tā tālāk. Vienā brīdī, un tur man ir jārunā par mūsu dienvidu kaimiņu lomu, tad, kad Lietuvas dzelzceļš ienāca šajā projektā 2010. gadu vidū, tajā brīdī šī dinamika sāka izšķīst. Un projekts ir pavadījis daudzus gadus šajās nacionālajās domstarpībās, kuras, es teiktu, provocēja tieši Lietuvas vēlme projektu realizēt savā nacionālajā gaisotnē, bet šeit arī, protams, Latvijas institūcijas un tā lielā sadrumstalotība. Tas, ko mēs tagad esam mainījuši, beidzot, visi sēž pie viena galda, nevis sūti, ja jūs redzētu tās vēstules. Es palūdzu kolēģiem, pasakiet, lūdzu man, cik starptautiskais kopuzņēmums kopš 14. gada, kad viņš ir izveidots, ir aizsūtījis ministrijai vēstules. 1500. Es gribēju paskatīties, kas tad ir tās galvenās lietas, kas sūtīts. Eiropas dzelzceļa līnijas, vienkārši rakstīšanas čempioni. Vēstules galā. Un tas, protams, ir šis veids, kā šīs atbildības tiek izšķīdinātas, kaut ko aizsūtīt kādam ierēdnim, kas iespējams snauž pie stūres un tādā veidā piesakties lēmumu pieņemšanā. Un visbeidzot, protams, meklējam arī politiski. Kā tas var būt, ka 2022. gada pavasarī ierēdniecība bija sagatavojusi informatīvo ziņojumu, lai valdībai oficiāli paziņot, ka Latvijas investīciju vajadzības būs reiz 2. Klāt vēl 1,5, 1,7 miljardi. Un ministrs beigās nospiež reject vai podziņu nevirzīt to tālāk. Tāpēc, ka tuvojās vēlēšanas, es nezinu, vai tas bija ministra lēmums, vai tas bija koalīcijas lēmums tajā laikā, lai pirms vēlēšanām nenestu šādas sliktas ziņas. Es katrā ziņā no šiem nepopulāriem lēmumiem, no nepopulārajām ziņām nebaidos. Es esmu gatavs atslepenot, izstāstīt, ko es zinu par projektu. Es, protams, redzu, ka tas dod ļoti lielu nepopularitāti, jo vēstnieki vienmēr asociē ar to vēstījumu.
bet es to turpināšu darīt, jo es redzu, ka strādājot un sēžot pie viena galda, arī politiski, mēs varam to projektu izglābt. Labi, Briškēna kungs, paldies. Mēs tūlīt dosim jums iespēju to darīt. Mums ir laiks skatītāju jautājumiem. Droši izmantojiet iespēju aci pret aci pajautāt Diļeva kungam vai Briškēna kungam kaut ko, kas sakrājies. Mums te ir mikrofons, un tad, lūdzu, kungs, es pamanīju, mēs tūdēt jums piegādāsim mikrofonu. Jā, man jāatzīstās, ka es neesmu tikai parasts kungs, esmu žurnālists no starptautiskās ziņa aģentūras FI. Mans vārds Juris Kaža. Un mans jautājums ir, ka visādi skaitļi tiek mētāti šurp un turp, bet kad būs tas punkts, kad visas lēmēja iestādes, valdības, dažādas tur padomes un uzņēmumi, kad viņi varēs savilkt visus galus kopā un pateikt, lūk, tas caurums, tas nesektējs maksājums visam šim projektam ir tik un tik liels, un kā mēs no tā arī tiksim ārā. Kad mēs to zināsim? Kaut kad rudenī? Un vai tam nevarētu būt itin smagas politiskās sekas? Jo te jālieto, ko es saucu puslīdz angliski, the B word, bardaks. Tas vēl ir labs vārds. Nu, to politoloģijas atstāšu politologiem, lai gan ir acīm redzams, ka politiskās aprindās šis jautājums tiek izmantots, lai sistu pa satiksmes ministru, lai sistu pa progresīviem, lai vājinātu koalīciju, lai rosinātu visādas izmaiņas un tā tālāk. Mēs redzam, ka šī ažiotāža, kas nav tādā līmenī Lietuvā, kam rudenī ir vēlēšanas, un nav arī Igaunijā, bet tieši Latvijā mēs esam sakūluši to ažiotāžu visaugstākajā līmenī. Un, diemžēl, tam ir reāls sekas uz projektu. Šobrīd projektā iesaistītajiem uzņēmējiem ir jāmaksā lielāks procentu likums saviem apgrozāmiem līdzekļiem. Mums ir mazāk pretendentu starptautiskos tenderos, līdz ar to dārgāki piedāvājumi no šiem tenderiem. Un šeit mums veidojās tāda negatīva spirāli, jo mēs vairāk politiski kuļam šo gaisu, tā skaitā sautīgās politiskās interesēs, jo tas projekts paliek dārgāks un apdraudētāks. Bet atbildot uz to oriģinālo jautājumu, es jau pirms brīža mēģināju ieskicēt to 6,4 miljārdu matemātiku, kur mums neizbēgami ir vismaz 2,5 līdz 3 miljārdu iztrūkums šobrīd, ja mēs skatāmies no Eiropas fondu pieejamības. Tur, protams, ir jādomā par privāto publisko partnerību, par investīciju fondiem. Šeit ir vēl viena lieta. Finanšu ministrija arī ļoti bieži izmanto to argumentu. Valsts ārējais parāds virs 40%, 500 miljonu procentu maksājumus, bet patinam to bildi apakaļ. Dišķibeli, kuru daži uzskata par baigo veiksmes stāstu. Tajā brīdī Latvijas ārējais parāds bija zem 10%, viencipar skaitlis. Tagad viņš ir virs 40%. Un tad šobrīd mēs faktiski esam ķīlnieki tiem pagātnes lēmumiem, ko kāds sauc par veiksmes stāstu, nespējot nepieciešamības gadījumā pat ilgtermiņā aizņemoties, lai daļu no šī iztrūkuma nofinansētu. Ja es esmu bijis gan ar Dānijas kolēģiem, runājis, Vācijas kolēģiem, Zviedrijas kolēģiem. Nu, neviens no viņiem šādā situācijā neliktu apdraudējumu savam svarīgākajam strateģiskajam projektam. Finansējums ir jāatrod. Un tāpēc es aicinu Finanšu ministriju, aicinu savus kolēģus tomēr komandā visiem strādāt, nevis knauzerēties un vienmēr slēpties tikai aiz budžeta deficīta un ārējā parāda, bet meklēt, kur mēs varam vismaz daļu no šī finansējuma piesaistīt, ja nepieciešams arī emitējot obligācijas. Septembrī būs konkrēts plāns. Es ļoti ceru, ka arī Finanšu ministrija šim pieies ar pilnu nopietnību noteikti iepazīstinās sabiedrību. Bet es savu redzējumu, ministrijas redzējumu, jau esmu iesniedzis, tā skaitā 15 dažādas idejas, kur meklēt finansējumu. Dažas no tām parādījās arī tajā vārdu mākonī. Jā? Jā. Nu, labi, es ceru, ka atbildējām. Ja? Nu, vismaz rudens, tad rudeni gaidām. Lūdzu, te ir vēl jautājums. Mums gan nav neierobežots laiks, bet mēs noteikti paspēsim vēl kādu, ja domājat jautājums. Jā, sveiki. Es pats esmu projektētājs. Man saistīts ar būvniecību un gadu ietvaros diezgan daudz projektu iziet cauri. Un es esmu pazīstams ar būvniecības menedžmentu. Un tā, kad es skatījos no tās pirmās pārraides, kas notiek Latvijā, kas bija šogad, es biju patiesībā šokā par menedžmentu līmeni un arī par atbildīgo cilvēku kompetenci, cik viņi ir kompetenti par savu projektu, jo viens nezina, ko dara otrs, un tas man patiesībā mazliet šokēja. Tas ir tāds komentārs. Uz to laikam nav jēga pat atbildēt, bet tas ir skaidrs, ka menedžments ir diezgan crazy, jo nevajag arī pārspēlēt šis projekts, jo neskaita trešās puses, kas ir atsavināšanas un mēzgls. Viņš
nav tik dramatiski sarežģīts. Bet mans, laikam, tas būtiskākais jautājums ir, ja mēs skatāmies uz Tallinu un Viļņu, kur trasa iziet diezgan cauri pilsētai, un tad Rīgā ir šis sarežģītā cilpa caur lidostu, pamat trasē ielikt, kas ir skaidrs, kas būs ļoti dārga. Mums ir pāri jāveido jauns tilts. Mēs ejam cauri ar šo savienojumu caur to Āgenskalnu. Patiesībā kaut kādā mērā apdraudam arī vēsturisko pilsētas identitāti šajos zonās. Kāpēc sākumā, tas pirmais piegājiens nebija taisīt Daugavai vienā pusē, tātad ieejam Rīgā caur Ķengaragu, tiekam līdz centrālajai stacijai, kas ir absolūti svarīgi, protams, un to linku uz lidostu mēs varējām atrisināt jebkurā citā brīdī, tad, kad mums pašiem ir nauda, jo, pieņemsim, no Charles de Gaulle lidostas iet bezpilota vilciens līdz konkrētam punktam, un kāpēc bija jāveido šī tik sarežģīta ķēde, kas patiesībā apstākļos, kurām mums nav naudas, krietni nav naudas, lai pabeigtu visu šo trasi, tas tiek ietverts iekšā pamatprogrammā, un kas notika ar kontroltāmēm, jo jebkurā būvniecības procesā bez kontroltāmas normāli cilvēki nevirzās uz priekšu. Paldies. Es saprotu inflāciju un viss pārējais legit. Paldies. Bet... Jā, ideja skaidra. Tātad nemākam strādāt. Diļeva kungs konkrēti, manuprāt, uzbrauciens jums. Kas tas pa menedžmentu? Ko jūs izdomājat? Vai jums nebija vispār padomājāt par citiem variantiem, kur tā trase varētu iet? Jā, paldies par jautājumu un arī kritiku. Tas pirmais, es varu atbildēt, kad mēs no 18. gada aicinājām arī vietējos speciālistus nākt strādāt projektā, organizācijā. Mums vienmēr vajag arī vietējos to zināšanas un intereses. Un tādi ļoti daudz kolēģi, manuprāt, kopuzņēmumā strādā jau 200 darbiniekiem. Un arī viņi ļoti respektabli inženieri, kā ar lielu pieredzi arī Latvijā. Varbūt no malas, protams, liekas, ka tas ir kaut kā neprofesionāli vadīts. Bet es teiktu, ka kā projekts ir attīstījies, vienmēr ir bijis šī politiskā iesaiste. Un katrs tā laika politiķis vienmēr nāk klajā ar idejām, ar lēmumiem, kas arī būtiski ietekmē projektu gaitu. Bet, protams, no malas cilvēkiem tas tā neliekās. Arī lēmums par apvienoto tiltu, ka tāds ir vajadzīgs, lēmums par jaunas liežu ceļu uz Bolderāju. Tādus piemērus var saukt un saukt. Varbūt es saku, ka no malas tas izstāsta, ka tas tiek neprofesionāli vadīts, bet tos piemērus mēs varam droši aicināt uz diskusiju, stāstīt un rādīt un uzklausīt, teiksim, uzlabojumus, kādi būtu jāveic. Par to trasējumu, piemēram, 2012. gadā Valsts Dombrovskis pieņēma lēmumu par to, ka ir jāsno lidost Rīga. Ja tā laika premjeras pieņem tādu lēmumu, un šis norādījums tiek iekļauts jau izstrādot skiču projektu, tad tas ir pamats arī iekļaut arī TNT regulā, kas ir nofiksēts, ka jāsavieno ir lidostas, kur konkrētu gadu laikā tiek nodrošināts šis pasažieru kapacitāte. Un pēc šī uzstādījuma arī visi lēmumu projekti tiek pieņemti un ietverti arī skiču projektā, kur izstrādāja 16. gadā, 17. gadā, kur bija publiska apspriešana, kur visi iedzīvotāji varēja nākt un izteikt savus viedokļus un vēlmes. Un, tur tiek atklāti 3 varianti. Manuprāt, arī Pārdaugavā, Āgenskalnā bija pat 6 dažādi varianti. Tur bija variants, kur mēs šķērsojam šos Altanovas, Friču Brīvznieku, Toriņkalna ielas tiltiņus 3. līmenī. Arhitekti teica, ka tas aizsegs baznīcas to ainavu. Tad bija milzīgs garš tunelis zem visu Āgenskalnu un zem kapiem 2,5 km garumā. Tur tie varianti tika izklātīti. Manuprāt, arī tas IVN un skiču projekts ir publiski pieejams. Varat iet mājaslapā, izlasīt, viņš ir apmēram 600 lapām, 800. Tas darbs, kas ir ieguldīts un izdarīts un analizēts, ir atspoguļots ar visu tie pētījumi, kas paskaidro varbūt to Rail Baltica projektu sarežģītību. Un tas nav vienkārši tāds kaut kāds, teiksim, ceļa projekts, kur mēs taisam 2+2 joslas. Tas ir ātrgaitas dzelzceļa sistēma ar konkrētām drošības prasībām, kas atbilst savstarpējās paziņotības tehniskajām specifikācijām, kuras arī izvērtē konkrētas certificētas institūcijas Eiropā. Varbūt man atbildi pārāk gara un sarežģīta, bet es jums vienkārši cenšos paskaidrot, ka tas nav tik vienkārši, kāds no malas izstāsta. Es pavisam īsi bija ļoti labs arī komentārs par pārvaldību. Es šajā gadījumā pievienojos tam, ka pārvaldība ir kritiski vērtējumi. Es teiktu, ka tā vadošā dinamika ilgus gadus, un to es no personīgas pieredzes teikt, bija nacionālo institūciju karš pret starptautisko kopuzņēmumu. Starptautiskā kopuzņēmumā vismaz 5 vadītāji ir nomainījušies par šo laiku, šajos 10 gados gandrīz 20 valdes locekļi, nepārtrauktas padomas locekļu rotācijas un kopumā
nepārtraukta cīņa par to, ko tad dara kopuzņēmums un ko dara šie nacionālie ieviesēji. Un ņemot vērā, ka tur ir šis interešu konflikts, ka nacionālie ieviesēji, ko uzrauga starptautiskais kopuzņēmums, vienlaikus ir šī kopuzņēmuma akcionāri, tad jūs saprotat, cik nejēdzīga sistēma ir ieprogrammēta jau šīs pārvaldības kodolā. Kad institūcijai, kam būtu jābūt atbildīgai par visu kopējo projektu virzību, nepārtraukti ir zem spiediena no saviem akcionāriem, kuri mēģina ieviest šo projektu, teiksim, būvniecības darbus. Es teiktu, ka projektā lielākās problēmas radās tajā brīdī, kad šī starptautiskā kopuzņēmuma, tāda profesionālā autonomija tika pilnībā izjaukta. Un tas notika apmēram 2019. gadā. Tas sakrīt ar brīdi, kad kopuzņēmuma darbinieki, faktiski visi tajā laikā darbinieki, bija apmēram 90 darbinieki, mēs sagatavojām petīcijas tajā laikā, 65 parakstus uzlikām un vērsāmies pie politiķiem, pie satiksmes ministriem, pie ministru prezidentiem, pie Eiropas komisijas, lūdzu atrisiniet šīs pārvaldības problēmas. Dzirdīgas ausis no politiķiem tajā laikā mēs nesaņēmām. Arī ministrs tajā laikā teica, nē, projektā problēmas nav, viss būs gatavs 27. gadā, viss ir čiki, finansējums pietiekams, trase attīstās un tā tālāk. Un tagad mēs redzam, protams, ka tā sniega bumba ir sasniegusi šādus apmērus kā šobrīd. Nu jā, par sniega bumbu runājot, sen atpakaļ esot gribējuši arī pirms zem Daugavas taisīt tuneli, lai abas krastus savienotu, bet tieši nesot izdomājuši, kā dabūs sniegu, lai ar kamanām var braukt. Jo ar ratiem būšot ērti, bet tunelī sniegu nevarēšot dabūt. Tā tur arī tajā projektā mēs iesprūdām. Bet tagad gan, es domāju, mēs varam teikt paldies Ērikam Diļevam. Jā, paldies jums. Jums jāiet būvēt, jāiet strādāt, jāiet būvēt trase. Eiropas dzelzceļa līnijas valsts priekšsēdētājs. Un tad Jā, paldies. Uz atvedām. Mēs jau mežu cērtam pie Iecavas. Sāksim, Bauskas virzienā vairāk cirs, tā kā sāksim sagatavošanās darbus, tā kā šogad droši laipni aicināt apskatīt, ja varat piekļūt būvdarbiem, bet vēl piebildu, ko es redzu ikdienā, piemēram, es aicinu Bauskas un Iecavas, iesaistītās amatpersonas noteikti vēriet vaļā kafejnīcas, kebab ēstūs ātrās. Tur būs ļoti daudz būvnieki un strādniekam, kurš vajadzēs paēdināt. Labs. Tie jau ir ļoti izdarīgi vīrieši. Tas zaļumbalsts te rajonā arī būs tūlīt jau ar vērienu. Paldies, Diļevkungs. Un tad aicināsim uz skatuves satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieci Rail Baltica projekta Kristīni Malnaču. Lai runātu tad par jēgu, projekta jēgu. Un tad arī droši vien, ka sāksim līdzīgi, Kristīna, sāksim līdzīgi kā pirmo daļu ar video. Tā kā lūdzu video. Mēs esam valstī, kas vēlas darīt lielas lietas. Valstī, kas vēlas būt savienota ar saviem kaimiņiem un Eiropu. Mēs esam valstī, kas prot domāt uz priekšu. Valstī, kas zina, ka vislabākais laiks, lai nodrošinātu labāku nākotni, ir šodien. Mēs nevien vedam tevi tuvāk Eiropai, bet vedam arī Eiropu tuvāk tev. Jo apziņa, ka tu ātri nokļūsi pie draugiem, sniedz pārliecību, ka viņi, ja būs nepieciešams, ātri nokļūs arī pie tevis. Mēs palīdzam tev ne tikai droši dzīvot, bet arī augt. Augt strauji un videi draudzīgi. Izaugt tālāk par mājas pagalmu un pāri valsts robežām. Mēs palīdzam tev pārkraut un pārvadāt visu un visur, vienmēr laikā un uzticami. Tie nav tikai tukši vārdi. Esam jau ieguldījuši miljonus un ieguldīsim miljardus, lai tavai valstī un tev būtu labāka nākotne. Mēs neesam vēl gatavi, bet esam ceļā uz to. Mēs esam Rail Baltica. Burvīgs video. Tiešām ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Tā, esmu papētījusi mazliet tad Eiropas dzelzceļa līniju mājaslapu, un tur lūk šādi norādīts, ka Rail Baltica ir strateģiski svarīgs vienotā Eiropas Savienības transporta tīkla savienojums, kas tātad veicinās Baltijas reģionu attīstību, drošību un noturību. Kādi ir ekonomiskie ieguvumi mums? Un finansiāli, ar tādām naudiņām. Jo jūs, Biškena kungs, minēja, ka tā ir investīcija. Tas nav vienkārši projekts, tā ir investīcija. Tad idejiski, kā mēs tur dabūsim to visu atpakaļ? Kāds ieguvums? Šis ievadu video, man liekas, bija tik ļoti spēcīgs,
ar tik ļoti svarīgiem akcentiem, kas noteikti visiem mums ir jāpatur prātā, gan tiem, kuri tieši ir iesaistīti un ievieš šo projektu, gan arī pārējai sabiedrībai. Jo patiesi, un es pilnīgi pievienojos katram vārdam, šis projekts palīdz mums saprast, kas mēs esam. Mēs esam stipra valsts, kura grib pilnvērtīgi iekļauties Eiropas Savienībā. Mēs savu izvēli izdarījām 2004. gadā, un Rail Baltica ir ļoti svarīgs, nozīmīgs vēl tāds faktors vai posms, kas mums ļaus tiešām pilnvērtīgi ieiet Eiropas valstu saimē un pie tam nokļūt turp daudz ātrāk nekā to mēs varam šobrīd. Labi, Kristīna, jā, tas ir arī skaisti. Ekonomiskais tātad ieguvums. Un ekonomiskais ieguvums. Kāpēc vispār būvēt dzelzceļus vai ceļus? Jā. Galvenā loma jebkuram savienojumam ir nodrošināt nokļūšanu no punkta A uz punktu B. Šodien mēs to varam darīt, braucot pa autoceļu no Tallinas uz Rīgu, no Rīgas uz Kauņu vai Rīga-Viļņa, vai arī izmantot lidmašīnas. Ar dzelzceļu, ko mums tas dos, mēs to varēsim darīt ērtāk, ātrāk, drošāk, vidē draudzīgāk, un tiklīdz mēs sākam runāt par laika ietaupījumiem, ar Rail Baltica mēs esam rēķinājuši. 2 reiz ātrāk nokļūsim Tallinā, 2 reiz ātrāk nokļūsim Kauņā vai Viļņā vai Varšavā, nekā mēs šobrīd to varam izdarīt pa sauszemi, un kā jūs zināt, arī uzņēmējiem laiks ir nauda, un ja mēs ietaupam šo laiku, ja mēs daudz ātrāk varam nokļūt uz universitāti, uz darbu, uz kultūras pasākumiem, ciemos pie māsītes Berlīnē un tam līdzīgi. Tā kā mūsu ekonomiskā aktivitāte, viņa sāk kūsāt. Mēs kļūstam rosīgāki, darbīgāki. Uzņēmēji redz, ka cilvēku plūsma palielinās. Viņi var būvēt kafejnīcas, biznesa vietas, jaunus ofisus, viesnīcas. Darbinieki var izvēlēties dzīvot nedaudz tālāk, varbūt no lielajiem pilsētu centriem, jo viņi zina, ka tikpat īsā laikā Rail Baltica viņi nokļūs darbā. Pusstundi, varbūt mazliet vairāk, pat no Iecevas uz Rīgu. Tā kā mēs paplašinām. Faktiski mēs paplašināsim savu ekonomiskās darbošanās telpu. Mēs vairs nebūsim arī tik ļoti ierobežoti tieši šīs apgrūtinotās ceļošanas dēļ tikai savā Latvijas telpā. Faktiski mēs jau varēsim Baltiju uztvert kā vienotu ekonomisku tādu teritoriju, kurā mēs spējam darboties. Tikai tāpēc, ka ir ļoti ātri iespējams pārvietoties. Es mazliet ielikšu starptautiskā kontekstā. Skaidrs, ka šeit šī ekonomiskās geogrāfijas transformācija, viņas potenciāls ir acīm redzams. Skatāmies Japānu 60. gados, Tokijas pirmā olimpiāde, Shinkansen, šis ātrgaitas tīkls, vēlāk TGV tīkls, sākot no 60. beigām 70. Francijā, šobrīd arī Spānijā, kur ir garākais ātrgaitas tīkls. Tas galvenais efekts ir ekonomiskās geogrāfijas tāda sašaurināšana, kad faktiski distances vairs nevērtē kilometros, bet kustības laikā. Un šajā gadījumā mēs to Baltijas geogrāfiju faktiski izdalīsim ar 2. Jo visur varēs nokļūt 2 reizes ātrāk. Un līdz ar to viss šie pārvadājumi. Vēl ar vienu gribu šito vēl labi iegūsim, izklausās viss ļoti skaisti, pret reālo ieguldījumu. Tas labums tiešām ir tik vērtīgs. Ja? Kāds tieši iedzīvotājiem labums, taustāms, jēga? Mēs tiešām būvējam kaut ko ļoti, ļoti dārgu. Ja kā mēs dzirdējām, vismaz 6,4 miljardi pirmajā kārtā līdz 2030. gadam. Un te mums ir vairāk labumi, ko mēs jau tagad faktiski izjūtam. Tātad līdz 85% mēs saņemam finansējumu no Eiropas Savienības, tātad no Eiropas komisijas atvēlētas programmas. Tas ir visu Eiropas valstu nodokļu maksātāju naudu, kas ieplūst Latvijā papildus tam, ko mēs paši spējam šeit ģenerēt. To mēs jau izjūtam tagad. Mēs jau esam iztērējuši apmēram 300 miljonus, kas šeit apgrozās uz vietas mūsu Latvijā. Mēs nodrošinām darba vietas tiem, kas būvē, tiem, kas projektē, tiem, kas ražo materiālus, tiem, kas izīrē savu būvniecības tehniku, tiem, kas ēdina visus tos cilvēkus, kas te strādā. Pie tam
noprecizēju ar lielajiem šiem būvniekiem, apmēram 90%, kas strādā būvlaukumos, ir vietējie, tātad vietējais darbaspēks, vietējie uzņēmumi. Mēs jau tagad radām šo pievienoto vērtību mūsu ekonomikai. Nākotnē, pēc tam, ka mēs būsim uzbūvējuši šo ļoti mega lielo infrastruktūru, vienlaikus arī ļoti dārgo infrastruktūru. Mums ir jābūt ļoti gudriem, lai mēs spētu viņu maksimāli izmantot, Un tāpēc mēs esam paredzējuši gan ātrgaitas vilcienu kustību, gan reģionālo kustību, nakts vilcienu, lai mēs varam ērti, piemēram, pārvadāt arī automašīnas ar vilcienu. Un mums ir maksimāli jācenšas izmantot šo dārgo infrastruktūru stacijas. Jāveido ne tikai kā stacijas, bet tādi punkti, kuros var arī komercdarbība notikt, gan viņos pašos, gan apkārt. Tā kā, un pirmās mūsu aprēķini, ko mēs veicām 23. gadā, liecina, ka tas, tā atdeve ekonomikā noteikti būs, un tas koeficients ir 1,3 šobrīd aprēķināts. Tātad par katru ieguldīto to eiro, ja mēs atpakaļ ekonomikā atgriežam faktiski 1,3, tas jau ir ļoti, ļoti cienījams rezultāts šāda mēroga projektam. Jā. Vienkārši paturpinot ar vēl visādām praktiskām lietām. Paskatāmies, kas šobrīd jau notiek pie centrālās stacijas un pie lidostas. Viss šis nekustamā īpašuma attīstība, saprotot, ka tā būs super savienota vieta, gan Rīgas centrālā stacija, gan īpaši lidosta. Ļoti labas ziņas visiem Mārupas novadā dzīvojošiem. Mums būs Baltijas jūras līmeņa hubs, kur blakus ir lidosta ar vairāk nekā 100 destinācijām gadu griezumā, plus ātrgaitas dzelzceļš, 2 stundu iespējas nokļūt Tallinn Viļņa. Otrs ir kravu pārvadājumi. Tā skaitā iespējas pārcelt smago autotransportu šīs puspiekabes uz dzelzceļa platformām, tādējādi ietaupīt arī ceļu uzturēšanā, ceļu satiksmes drošībā, veidot efektīvāku, konkurētspējīgāku piegāžu kanālu ar mūsu sadarbības partneriem, tirdzniecības partneriem Eiropas Savienībā. Inovācija, digitalizācija, digitālā infrastruktūra, tā skaitā 5G pieejamība ārpus lielajām apkaimēm, reģionālās stacijas un to areāla attīstība. Visas šīs lietas, plus enerģētika, es jau minēju šīs apakšstacijas, iespēja attīstīt atjaunojumu resursu enerģētikas risinājumus. Visas šīs lietas radīs darba vietas, radīs konkurētspējīgākas nozares, labāk mūs savienos ar mūsu tirdzniecības partneriem, ļaus aizvietot īso lidojumu maršrutus uz Baltijas valstīs. Teiksim, šeit šie ieguvumi ir ārkārtīgi praktiski. Ja mēs tiešām Rīgas centrālā stacija un lidosta ir ļoti labi piemēri, kur jau mēs šobrīd redzam, ka tā nākotnes ātrgaitas savienojumība, līdzīgi kā tas ir bijis no Japānas līdz Spānijai, līdz pat Tanzānijai šonadēļ. Šie visi ātrgaitas dzelzceļa savienojumības labumi būs pieejami arī Latvijai. Un ilgtermiņā, ja mēs pat nepieskaitam šo drošības komponentu, kas arī ļoti svarīgi, tas pilnīgi noteikti nosacīt atmaksāsies. Jo šī ir mūsu vienīgā iespēja. Es zinu visus piemērus, kur ir ātrgaitas dzelzceļa savienojumība. Skiphols lidosta, Frankfurts lidosta, Charles de Gaulle lidosta Parīzē. Ātrgaitas Parīzē ir 4 lielās dzelzceļa stacijas, kurām pienāk dažādas ātrgaitas līnijas. Jebkura valsts, kas var savu galvaspilsētu savienot ar ātrgaitas dzelzceļu, gudra valsts to izdarīs. Un Latvijai šī ir tāda šodien vai nekad iespēja. Mēs varam fantazēt, velkam to kravu apveceļu, varbūt kaut kad nākotnē pievilksim lidostai, bet tas nekad nenotiks. Mums tas ir jāizdara pirmajā solī, lai mēs pēc tam, gadu desmitiem varam izmantot visas tās priekšrocības, ko dod ātrgaitas pamatlīnijas integrācija cauri Latvijas ekonomikas motoram lielākajai 1 miljonu agglomērācijai. Latvijas ekonomikas motors izklausās brīnišķīgs. Šis ir ļoti labs. Jā, labs epitets. Rīga. Latvijas ekonomikas motors. Mēs varētu klātesošie mazliet paskatīties uz šiem ieguvumiem minētajiem un arī vispār esošajiem un izvērtēt Slido aplikācijā. Lūdzu, ielūkojieties. Tur ir iespēja novērtēt šos te ieguvumus un izvērtēt, kas jums šķiet pats nozīmīgākais. Tad ātrāka, ērtāka, drošāka starptautiskā un reģionālā satiksme, samazināts vides piesārņojums un trokšņu daudzums. Kā tas izpaužās? Kādā ziņā samazināsies vides piesārņojums, trokšņu daudzums? Galvenais, protams, ieguvums tieši arī klimata mērķu sasniegšanā ir cilvēku pārsēdināšana uz videi draudzīgāku dzelzceļa transportu. Skaidrs, sapratu. Tas ir milzīgs ieguvums no vides ilgtspējas perspektīvas. Arī kravām.
Jā, tagad es tur pazaudēju secību, bet labi, ka man ir pierakstīta. Attīstīta militārā mobilitāte reģiona drošībai, jauni starptautiskie savienojumi ekonomikas izaugsmei un neatkarība no padomju laika dzelzceļa, kas arī vērtīgi. Nu, tad šķiet, ka šobrīd lielākoties ar stipru izrāvienu tā ātrāka, ērtāka, drošāka starptautiskā un reģionālā satiksme noteikti ir jūsuprāt galvenais iegūms. Un tad arī jauni starptautiskie savienojumi ekonomikas izaugsmei. Skaidrs, ka pa to vidi pēdējais. Taču, ja būtu ekonomiski izdevīgi, mēs taču vēl kurinātu ar oglēm. Tā. Nu jā, tad skaidrs par tiem iegumiem vairāk vai mazāk, bet skaidrs, ka arī tas būs bišķiņ ne uzreiz, bet varbūt tos visus ieguvumus izjutīs mūsu bērni, mazbērni, un es tā gribētu arī jūsu poēziju paturpinot teikt, ka tas ir mūsu nākotnē, ja? Un tāpēc tieši uzrunājam arī Latvijas studentu apvienības prezidentu Alenu, Aleksandru Čerņu, un jautājums lūdzu jums. Mans vārds ir Alans Aleksandrs Čerņs, esmu Latvijas studentu apvienības prezidents. Esmu šeit, lai noskaidrotu, kādus atbalsta pasākumus paredz Rail Baltica projekts, sākot no mobilitātes līdz pat prakses iespējām un noskaidrot, kāda tad īsti ir studējošo atlaide braucieniem. Uzreiz jau. Un kur var nopirkt? Jā, un cik? Pa cik? Jā, pa biļeti mēs droši vien varēsim runāt tad, kad mēs vispār zināsim, kurš mums piegādās vilciens un kurš būs tas operators, kurš izmantos un brauks pa sliedēm. Tas šobrīd vēl ir liela jautājuma zīme. Tā kā tas būs nākotnes jautājums. Bet runājot par studentu iesaisti, jāsaka, ka mēs šobrīd projektā ļoti aktīvi to daram, un pie tam to dara visi iesaistītie, gan kopuzņēmums, gan Eiropas dzelzceļa līnijas, gan arī uzņēmumi, kuri strādā Rīgas centrālajā lidostā, Rīgas lidostā un Rīgas centrālajā stacijā. Ir pagājušā gadā, manuprāt, tika noslēgts arī sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti, tātad par studentu prakses iespējām, par iesaisti gan projektēšanas posmā, gan būvniecības posmā. Es zinu, ka Rail Baltica speciālisti dodās uz universitāti, sniedz vieslekcijas. Tāpat uzņemam arī pie sevis studentus, vedam uz būvlaukumu, nodrošinam prakses iespējas. Te gan man jāpiezīmē, ka no studentu puses droši vien mēs gribētu, no Latvijas studentu puses, redzēt lielāku atsaucību, jo, piemēram, šo iespēju tagad lieliski izmanto studenti no Beļģijas. Un viņi brauc, piemēram, Rīgas centrālajā stacijā, viņi veic savas šo te prakses laiku, kas ir vairāk mēnešu garumā, kas ir mācību programmā. Tā kā tas nav, vēlreiz apliecina, ka tas nav tikai Latvijas projekts, nav tikai Baltijas, tas tiešām ir Eiropas mēroga projekts. Un studentiem tā ir lieliska iespēja izmantot šo zināšanu pārnesi, smelties pieredzi, jo mums ir starptautiskie lielie, varētu teikt, Eiropas smagsvari, kas strādā šeit, Latvijā, uz vietas, un noteikti visiem, kuri vēlās apgūt inženieru specialitātes, lūdzu nāciet, izmantojiet iespējas, nāciet mācieties no šiem jau ļoti, ļoti pieredzējušiem inženieriem, uzņēmumu vadītājiem, speciālistiem, kas mums te strādā, starptautiski eksperti ar starptautisku pieredzi, augsta kaluma inženieri un studentiem vienreizēji lieliski iespēja. Es par poēziju mazliet. Lai klātsošiem nerastos iespējas, ka tas viss, ko mēs sakam par projektu ieguvumiem, ka tas ir kaut kas tāds ēterisks, mūsu tāda vēlmju domāšana. Projekta plānošanas pamatā ir gan transporta pieprasījuma modelis, kas projicē potenciālo pieprasījumu gan ātrgaitas pārvadājumiem, reģionāliem pārvadājumiem, kādu veidu šatlu pārvadājumiem un tā tālāk. Kravas tieši tādā pašā veidā. Protams, tā kravu konjunktūra mūsu reģionā ir mainījusies, sākotnējās aplēses šobrīd ir zemāks, bet jebkurā gadījumā, sākot no Somijas kravām, līdz Baltijas iekšzemes kravām, līdz jūras kravām, kas pienāks īpaši, ja mēs izveidosim atzaru arī savienojumu ar Rīgas ostu, tas viss tiek matemātiski modelēts. Arī tā, kā zināms, nav precīza zinātne, bet vismaz tā ir modelēta nākotnes realitāte. Tieši tāpat arī attiecībā uz dzelzceļa kapacitāti.
Ir operacionālais plāns, kura pamatā arī ir matemātiska modelēšana, lai saprastu, kurā vietā kādas pārmijas apdzīšanas ceļi vajadzīgi un tā tālāk. Un tad, kad politiķi atnāk ar flomīšiem un vienkāršot mēģina pārzīmēt šo trasi, kas jau 10 gadus šādā veidā tiek plānota, tad es esmu mazliet piesardzīgs. Beigās ir arī izmaksu ieguvuma analīze, kas no vienas puses uzliek investīciju vajadzības, daļu no kurām lielu daļu mums līdzfinansē Eiropas Savienība, uzdāvina faktiski. No otras puses visi šie projekti ieguvumi. Un šis visu laiku ir jāsalāgo, jo arī Eiropas Savienība nefinansētu projektu, kuram nav ekonomiski pozitīvas ietekmes. Ja viņam būtu finansiāli pozitīva ietekme, attiecīgi jau šo varētu nopelnīt privātais tirgus, tad Eiropas Savienība arī nefinansētu, tad to izdarītu privātai investori. Līdz ar to šis koridors starp finansiālu rentabilitāti un ekonomisku ilgtermiņu rentabilitāti, tas ir tas, kurā projekts arī atrodas. Jā, tirgus nenofinansēs šādu strateģisku infrastruktūru, bet vienlaik šāda infrastruktūra ir skaidra ekonomiska atdeve ilgtermiņā. Un klāt tam, protams, nāk arī visu šīs drošības dividendes mūsu integrējot kopējā Eiropas dzelzceļa tīklā un militārās mobilitātes ekosistēmā. Jā, tieši atgriežoties patiesībā pie tiem iegūmiem, es vēl gribētu mazliet, mums tas kaut kā topā neiekļuva attīstīta militārā mobilitāte reģiona drošībai, jo patiesībā tas drošības jautājums tādā šī brīža pasaules situācijas kontekstā arī ir ārkārtīgi svarīgs. Kas tur ir ar to militāro mobilitāti? Rail Baltica, kāda loma tur varētu būt? Rail Baltica tiešām mēs redzam, ka ir ļoti liela loma arī militārās tādas, mobilitātes nodrošināšanā un faktiski mūsu reģiona drošības stiprināšanā, jo Rail Baltica veidos faktiski jaunu piegāžu ķēdi ar šo jauno savienojumu, kas mums ļaus ļoti ātri no Eiropas, no Polijas ātrā, drošā veidā un lielos apjomos atgādāt vai nu cilvēkus, vai nu iekārtas, vai jebkāda veida piegādājamās preces uz Baltiju. Tieši dzelzceļa savienojums ir pateicīgākais šādām vajadzībām. Un otrādi pretējā virzienā arī no Baltijas tā mums būs iespēja ļoti ātri lielam apjomam vai nu cilvēku, vai nu kravām tātad nonākt Eiropā. Rail Baltica no drošības viedokļa raugoties, viņi faktiski palīdz stiprināt mūsu to sajūtu, ka mēs esam drošībā un palīdz arī tiem, kas nav mūsu draugi, saprast, ka mēs rūpējamies par sevi, mēs veidojam vēl vienu spēcīgu, ātru satiksmes koridoru, jo šobrīd, kā mēs labi zinām, mūsu dzelzceļš ir pilnībā integrēts tātad šajā bijušajā Padomju Savienības tīklā, ļoti ērti nokļūt uz Krieviju un atpakaļ, bet tas arī viss. Tā kā Rail Baltica dod skaidru signālu, ka mēs esam daļa no Eiropas, mēs nodrošināsim to, lai mēs arī ātri nokļūtu Eiropā un mūsu draugi no Eiropas nokļūtu ātri pie mums. Līdz ar to viņš ir ļoti, ļoti nozīmīgs, ļoti nozīmīga loma. Es tikai piebildīšu to, ka visam piekrītot, vienlaikus, protams, mēs to projektu arī nevaram reducēt tikai uz militāro mobilitāti. Mēs daudz šodien runājām par tiem ekonomiskiem ieguvumiem, jo tad atkal nevilšus politiķi atkal tā vienkāršoti saka, ka tad lai NATO par to visu arī maksā. Bet tas nav tas, kā NATO strādā. NATO investīcija fonds ir nedaudz virs 1 miljardu, no kura Latvija jau saņems 120 miljonus, lai Liepājā veidotu terminālu flotes bāzi. Protams, šim projektam piešķirot papildus šo militārās mobilitātes dimensiju, mēs varam pretendēt uz papildu finansējumu no Eiropas Savienības fondiem. Latvija jau šobrīd ir saņēmuši nelielu, bet pirmo finansējumu vienam no elementiem rindā. Jā, iepriekš Latvija noslinkoja vairākos finansēšanas uzsaukumos, atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, un varbūt šo papildu finansējumu nedabūja. Viņam ir 50% līdzfinansējums, katrā ziņā arī kopējā katlā aizpildot šo finanšu iztrūkumu, mums noteikti ir jāpiesakās. Bet fantazēt par to, ka NATO mums tagad nofinansēs, tāpēc, ka tā ir militāra infrastruktūra, tas nav korekti. Viņai ir drošības nozīme, bet kopumā tas ir sociāli-ekonomiski ilgtspējīgs projekts, kuru es ļoti ceru, un viņš vienmēr ir bijis starp tā saucamajām vadošajām iniciatīvām Eiropas Savienībā, arī kopumā mūsu Eiropas partneri atbalstīs. Es katrā ziņā ar visiem saviem partneriem, Eiropas Savienības ministriem, tā skaitā lielo Eiropas Savienības budžeta donoru valstu ministriem esmu par šo runājis, tur ir izpratne par to, ka šāda veida īpaši NATO austrumu flanga
infrastruktūra, kura nav izveidota vēsturiskas netaisnības rezultātā, viņa būtu jāizveido. Un tāpēc es skatos ar piesardzīgu optimismu uz šīm nākošā budžeta sarunām. Es noteikti palīdzēšu arī ministra prezidentei sagatavoties šīm sarunām. Mums visos līmeņos ir jācīnās, lai būtu pēc iespējas vairāk finansējums. Jo citādi mēs vairāk čīkstam, un tādējādi mēs paši mazinam savu spēju šo finansējumu saņemt. Jo to jau redz arī mūsu pārējie Eiropas partneri. Ja mūsu politiķi, sabiedrība, nemaz nerunājot par Kremliniem un dažādiem projekta nelabvēļiem, mēs visu laiku runājam negatīvi par projektu, to jau dzird arī mūsu Eiropas Savienības jau Ukrainas fonda sarunās, 50 miljardus Eiropas Savienība Ukrainai sagrabināja pēc ilgām sarunām. Jau tad, diemžēl, Dienvidu Eiropas Savienības dalību valsts uzskatīja, ka nevajag investēt kaut kādos dzelzceļa projektos Baltijas valstīs. Tāpēc mums par to ir jācīnās ikdienā un īpašajās sarunās. Bet interesanti īstenībā, ka tā paskatās uz tiem visiem iegūmiem jūsu nosauktajiem, ka interesanti, ka tas viss ir atstāts tā kā uz satiksmes ministrijas pleciem, kaut gan pēc tam tos augļus baudīsim mēs visi. Patiesībā man liekas, man, protams, arī ir idejas, ja? Vai tad ne, turpat varētu būt tā, ka kultūras ministrija pat ierauga, viņiem tur kaut kur Eiropa piedāvā kaut kur tā, mēs varbūt ar Rail Baltiku varam tur palīst apakšā tajā konkursā. Piemēram, katra ministrija, arī aizsardzības ministrija arī pameklē kaut kādu veidu, kā tur kaut ko pateikt. Mums Rail Baltika, starp citu, ar šito mēs varam iet. Tā visu laiku tur kaut kādos pasākumos un notikumos esot, vienmēr tur apakšā auss to Rail Baltica pavadienu, lai tā nauda kopā tiktu savākta. Viena no lietām, uz ko uzmanību vērsa jau projekta dalībnieki, darbinieki 2019. gadā ir, ka šim projektam ir jābūt uzraudzītam ministru prezidenta līmenī. Satiksmes ministrija, ja mēs pastamies tādā uzņēmuma analoģijā, tas ir tas ražošanas departaments. Mēs uzbūvēsim. Bet mēs neesam finanšu departaments, mēs neesam R&D departaments, mēs neesam marketinga departaments, mēs neesam izglītības departaments. Šajā gadījumā visām šīm ministrijām ir kritiska loma. Aizsardzības ministrija, tikko runājām, vides reģionālās attīstības ministrija, klimata enerģētikas ministrija, ārlietu ministrija, finanšu ministrija. Te visiem ir jāsēž pie viena kultūras un visas pārējās. Man grūti iedomāties kādu ministriju, kam nav kaut kāda relevanta satura attiecībā uz Rail Baltica projektu. Tas ir gadsimta projekts 10 miljardu apmērā. Protams, ka te ir visiem jāsēž pie viena galda. Mēs savu mājas darbu darīsim. Un šobrīd pie viena galda beidzot sēž arī visa tā projekta ieviešanas ģimene. Bet mums rokas ir pa īsu atsevišķos jautājumos, tā skaitā finansējuma piesaistē. Mēs nāksim noteikti ar savām idejām, bet šeit ir jāstrādā visai valdībai kā komandai. Bet šis projekts, es vēl gribētu piebilst tam, ko teica ministrs, arī šis projekts ir unikāls un unikāls ļoti, ļoti daudzās nozīmēs. To nevar salīdzināt ne ar vienas citas kaut kādas ēkas vai kura cita projekta, ko mēs Latvijā esam pēdējos gados īstenojuši. Tas ir absolūti kaut kas ļoti atšķirīgs. Un patiesībā šis projekts, viņš skar tiešām ļoti, ļoti daudzas jomas, tā skaitā pat kultūra vēsturisko mantojumu, kas mums kaut kur gadās pa ceļam, tai trasei. Un mēs domājam, kā viņu saglabāt. Tā kā arī tur mēs pieskaramies un ir iespēja viņu atjaunināt vai nostiprināt. Visas tās vērtības, kas pa ceļam ir, tas pats ir ar vides jautājumiem. Ja? Tā kā tiešām visas jomas man šķiet, ka Rail Baltica skar. Un šis projekts, viņš ievelk. Katrs, kurš viņā iekļūst kaut kāda iemesla pēc, katra profesija, un šo profesiju nepieciešamību mums ir ārkārtīgi daudz, viņš ļoti ievelk. Jūs pamēģiniet, jūs vairs nevarēsiet no viņa atbrīvoties. Un tādā veidā visi kopā, es ticu, ka mēs to arī īstenosim. Skaisti. Mēs pamazām jau tuvojamies noslēgumu un gribu atstāt pēc iespējas vairāk laika jūsu jautājumiem. Tāpēc es varbūt ministru kungu lūkšu, ņemot vērā, ka mums šī saruna šaus tika decenzēta patiesība. Es jau biju vairāk cerējis, ka mums būs ko cenzēt. Faktiski neviena rupja vārda. Tad uz to tad es nekoncentrēšos vairāk uz to patiesību. Tad kas būtu, varbūt, ja jūs varētu noslēdzot sarunu, apkopot tās patiesības, kuras par Rail Baltica projektu būtu jāzina ikvienam latvietim. Ja mēs tā varētu, varbūt, noslēdzot to visas tās patiesības akcentēt. Es domāju, ka lielākā daļa jau izskanēja. Un es nedomāju, ka necenzētība ir tikai lamavārdi. Es domāju, ka diezgan atklāti saruna izskanēja. Un liels paldies arī par interesi un jautājumiem. Ir acīm redzama patiesība tas, ka projekts ir ilgstoši slikti pārvaldīts un politiski netika menedžēts pietiekami labi. Un šobrīd vēl viena acīm redzama patiesība ir, jebkurš jums saka, kāds kaut ko nezināja, tie gan ir meli. Visi visu zināja. Ieviešanas līmenī,
politiskā līmenī. Ja mēs runājam, teiksim, par to, kā iet uz priekšu. Vēl viena lieta ir, ka šim projektam ir acīm redzama gan ekonomiska, gan drošības pamatojamība. Šis projekts mums ir vajadzīgs. Un neklausieties to, ko saka visi, kas šobrīd izmanto iespēju vai nu noraut rokas bremzi, vai nu nolaist to projektu pavisam no sliedēm. Šajā gadījumā skaidrs, ka šī ažiotāža dod iespēju, ko, protams, mūsu austrumu kaimiņi lieliski izmanto, šāda veida runām. Vismaz kamēr es būšu šajā amatā un mūsu komanda strādās, entuziasms par šo projektu, vēlme to projektu realizēt, cik vien labi iespējams, viņi nemazināsies. Mēs iesim, sitīsimies par Latvijas interesēm, par projektu interesēm un cerams, ka mūsu pašu iekšpolitika nenokaus šo projektu. Un tā ir viena liela patiesība, kur es ļoti vēlos, un tāpēc es esmu sācis šo visu arī iepriekšējo dokumentu atslepenošanu. Es esmu gatavs iet uz parlamentāro izmeklēšanas komisiju, izstāstīt visu, ko es zinu par šo projektu vairāk nekā 10 gadu garumā. Es ļoti gribu, lai sabiedrība pēc iespējas labāk saprot, kā šis projekts ir bijis menedžēts un novērtē arī tos darbus, kas jau šobrīd ir izdarīti 9 mēnešu laikā, lai mēs mēģinātu šo projektu visu kopīgi nolikt apakaļ uz sliedēm. Es katrā ziņā to redzu arī kā daļu no savas misijas, lai mēs eventuāli, lai mums būtu šāda infrastruktūra, mēs varētu iekāpt vilcienā, aizbraukt uz Varšavu un būt normāli pilnvērtīgi eiropieši. Skaisti. Skaistas patiesības, jā. Man liekas, jūs beigās drabda maiki izdarījāt, vai ne? Tas arī šovam ļoti atbilstoši. Arī nesarunāts. Bet mums te visas sarunas laikā sēž Gati Šļuks. Sveiks, Gati. Tā. Viesmats. Es tev runāt nemaz daudz nelikšu, vai ne, jo tavi darbi runā paši par sevi. Tu varbūt vari parādīt, kas tev ir sarunas gaitā tapis. Jā. Tu pasties manu tēzi par zvēriem, kas raka Daugavu. Cik tas ir mīļi. Tiešām skaisti. Un forši, ka arī tie džeki, kas tur zāģē tos mežus, parādās. Par vidi neķer kreņķi, reku mēs visi. Sauļojamies. Ļoti, ļoti skaisti izskatās. Tev arī Gati Rail Baltica mīļš projekts. Pareizi. Visu laiku tik daudz iedvesmas saturam, tā kā, kad uzbūvēs, pa ko tu zīmēsi? Tu redzi, visu laiku tas ir kā akmenī sēklas, tev saka uzbūvēs, neuzbūvēs. Tas skepse šaus neuzbūvēs. Pat, kad būs uzbūvēts, nav labi uzbūvēts. Stulbi uzbūvēja. Labi. Tad, draugi, tagad mums vēl ir palicis bišķītiņa laiks līdz sarunas tādam brīdim, kad mūs dzīs ārā no šejienes. Tāpēc izmantosim to maksimāli, izžmieksim savus. Lūdzu, jā, jautājumiem laiks. Jums ir zināms, ka 37. gadā jau toreizējā valdība uzbūvēja Placliešu dzelzceļu no Rīgas līdz Rūjienai 140 km garumā. Kādu laikā nopostīja, bet līdz 96. gadam no Rīgas līdz Tallinai jau varēja aizbraukt caur Limbažiem, Masalā, Caloju, Rūjienu, Ipiķiem un tā tālāk. Toreiz šo dzelzceļu pameta, jo tas it kā neatmaksājoties. Kaut gan sevišķi jau vasarā tur vilcieni bija pārpildīti. Tur varēja aizbraukt uz Pērnaus, Saulkrastu, Pludmalu, tur veda krāvas, bet neatmaksājās. Kādreiz bija tur autobusu satiksme, kādreiz tur, kur 2 reizes dienā brauc. Un tas jautājums būtu par to, ka jums ir bažas, ka vēsture atkārtosies? Nē, jautājums, jā, un man ir tāds, cik tā eksploatācija izmaksās. Un vispār arī šogad, piemēram, arī slēdza Rūjienu autoos, nekas neatmaksājās, viss jāpārmet. Tiekat jūs, kā jūs gribat ar kādām pārsēšanām. Tad jautājums, ja mēs varētu koncentrēt, tad saprast, ir par to, vai tad, kad uzbūvēs, būs vispār jēga, vai būs kas brauc? Vai finansiāli tas būs izdevīgi, jā? Jā, bet kāpēc toreiz neatmaksājās? Jā, mums viss ir jāatmet autobus, viss tikai Real Baltica, tur paralēli šosejai, un diez vai tur frontes līnija kādreiz vispār ies. Tāds komplicēts jautājums. Tātad pirmkārt jau bija, ar Tallinu jau bija savienojums, tagad no jauna taisīsiet.
Jau bija. Nekur jau nav pazudis arī esošais savienojums ar Valgu. Un es ļoti ceru, ka rudenī mēs atklāsim caur Tartu savienojumu. Skaidrs, ka alojas līnijas, pats no bērnības atceros vēl tā līnija gāja. Galā mums jau bija arī 1435 šaurosliežu infrastruktūra. Pirms okupācijas varēja no Torņkalna aizbraukt līdz pat Parīzei un tālāk līdz Ziemeļjūras piekrastei. Tādā ziņā skaidrs, ka Rail Baltica projekts ir arī vēsturiskās netaisnības koriģēšana, atgriežoties, teiksim, šajā Eiropas vienotajā sistēmā. Uzturēšana, protams, ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Arī nav jautājums, kas ir atstāts tā vienkārši uz kaut kādu ēterisku pašsuģestiju. Tiek modelētas arī nākotnes uzturēšanas izmaksas. Viens kritisks jautājums, par ko Baltijas valstis nav spējušas vienoties, ir par to, kā šo infrastruktūru nākotnē pārvaldīs. Vai to pārvaldīs vienots pārvaldītājs, tā būtu mana pārliecība, bet visticamāk tas jau ir nokavēts, vai būs 3 nacionāli infrastruktūras pārvaldītāji un iespējams kāds vienas pieturas aģentūra iepratim lietotājiem. Jo šie jautājumi ir ļoti saistībi. Infrastruktūras maksu politika, arī tur ir izstrādāts modelis, cik potenciāli varētu ieņemt no šīs sistēmas izmantošanas. Gan pasažieru pārvadājumiem, tā skaitā starptautiskiem ātrgaitas, gan kravu pārvadājumiem, tie noteikti ir ieņēmumi. Staciju komercializēšana, tie ir ieņēmumi, digitālās infrastruktūras izīrēšana, telekomunikāciju operatoriem, tie visi ir ieņēmumi. Pretī, protams, ir infrastruktūras uzturēšanas izdevumi. Šobrīd, jā, protams, tās aplēses norāda, ka tā būs pietiekami dārgi uzturama infrastruktūra, bet mums ir jādara viss, lai šī infrastruktūra būtu efektīvi pārvaldīta, efektīvi komercializēta, lai tur veidojās labs, veselīgs pārvadājumu konkurences tirgus, un tad, protams, tā delta uzturēšanas, viņi samazināsies. Bez maksas katrā ziņā tas nebūs, bet mums ir jābūt pateicīgi tam, ka mēs lielā mērā šo infrastruktūru saņemsim grantu formā no Eiropas Savienības. Par uzturēšanu nē, bet es tāpēc saku, infrastruktūras tas sākotnējais investīcija apjoms mums attiecīgi nav nosacīti jāatpelna visas šīs infrastruktūras sākotnējās izmaksas, jo šī nav finansiāla investīcija. Tā ir ekonomiska investīcija, daļa no kuras mēs saņemam grantu formā. Protams, mums ir jādomā par to, ka pēc kaut kāda noteikta nolietojuma cikla tā infrastruktūra būs arī jāatjauno, ja mēs gribam viņu ilgtermiņā uzturēt. Un tās, protams, būs arī papildus izmaksas, bet viss tā ekonomiskā modelēšana parāda, ka šis projekts ir ilgtspējīgs arī uzturēšanas fāzē. Vēl papildinot ministru, es vēl varētu piebilst, ka tad, kad valsts domā vai būvēt kaut ko tik ļoti dārgu, tādu jaunu dzelzceļu vai nebūvēt, tad vienmēr ir jābūt atbildēji, cik būs daudz tie, kas viņu izmantos, kas būs tie lietotāji. Un ja mēs paskatāmies Latvijā, cik mums ir cilvēku, ja šobrīd 1,8 miljonu laikam mēs esam pēc 2022. Gada statistika. Igaunijā 1,3 miljoni, Lietuvā vairāk 2,8, ja es nemaldos, bet saskaitot visu Baltiju kopā, tad mēs iegūstam apmēram to lielumu, kas ir Somijā, vienā valstī, Somijā. Un ja mēs padomājam katram, tātad mūsu Latvijas iedzīvotājiem, 1,8 miljonu iedzīvotāju, cik daudz katram iedzīvotājiem izmaksā visa šī lielā infrastruktūra, kas mūsu valstī ir ļoti nepieciešama, lai mēs varētu normāli funkcionēt. Gan autoceļi, gan dzelzceļi, elektropārvades sistēmas un tā tālāk. Viss. Tas ir tikai šai mazai saujiņai 1,8 cilvēki, kas dzīvo tik skaistā, tik brīnišķīgā valstī. Protams, ka tas maksā, un tas maksā diezgan dārgi. Latvijas valstī tas ir, ir jāpapildina, jādotē, jāsubsidē visa šī infrastruktūra, kas mums visiem tik ļoti nepieciešama. Bet tāpēc Rail Baltica, tas mērķis, ko mēs gribam panākt, gūt no viņas maksimālu labumu, nodrošināt, ka mums tā cilvēku kustība, aktivitāte palielinās. Un Rail Baltica būs tā, kas faktiski mums ļaus šos 5 miljonus iedzīvotājus jau vairāk savā kopā vienā ekonomiskā telpā. Mēs vairs nebūsim vieni paši izolēti ar visu šo dārgo infrastruktūru, ko mēs sev būvējam, bet mēs maksimāli mēģināsim šo cilvēkus sapulcināt vienkopus vairāk, un Rail Baltica to ļaus darīt. Lūk, un tūlīt būs sarunu šovs, jo skatos, Andris Kulbergs ir pacēlis mikrofonu, deputāta kungs. Bijāt uz visu sarunu, vai tikai tagad atnācāt ar jautājumiem jau sagatavotiem? Nē, es gribētu, ne kā deputāts, bet kā parasts iedzīvotājs, kurš ļoti gribētu aizbraukt uz Berlīnu ar vilcienu. Es to sapņoju pirms es gribēju kļūt par deputātu.
Tāpēc mans jautājums ir tieši cilvēcīgs jautājums. Apskatoties CBA analīzi, kas 2017. gada taisīta no Ernst & Young, kur ir balstīta uz 1,98 miljardiem kā investīciju Rail Balticam, tur bija pateikts konkrēti, ka biļete līdz Berlīnai maksās 126 eiro. Un šīs biļetes, teiksim, cenas aprēķins bija balstīts uz to, ka, ja 2% nobīdi izmaksās, tad būs problēmas ar šo te, projektu. Un 37% ir balstīti uz kravām no NVS un Krievijas tajā aprēķinā, un 26% no pasažieriem no Minskas, Maskavas, Sanpēterburgas, kur šobrīd mēs zinām, ka šie apjomi tur neeksistēs. Tagad mans jautājums tāds. Ja mēs redzam, no 1,98 miljārdi ir izaudzis uz 10 miljārdi, tad kāda būs biļetes cena? Ja tad viņa knapi atmaksājās, kāda būs biļetes cena tagad? Ja ar Rail Baltica mēs varam Air Baltica aizlidot par 120 eiro, ar Ryanair par 40 eiro uz Berlīnu. Un kas subsidēja šajā gadījumā šo starpību, jo neizbēgami, tas ir matemātika. Reiz 10, tātad 120 bija plānots, tagad 1200, Andri. Bet tad īstenībā kā tas varētu būt? Es vienkārši apjuku pie tiem cipariem. Šobrīd mēs nerēķinājām vairs no Rīgas uz Berlīnu tik tālu, jo mēs nezinām, cik ātri Polija varbūt uzbūvēs. Un ar studentu atlaidi jāsaprot, ka tie nebūs 1200. Bet, protams, ka visa šī ekonomiskā analīze balstās uz pieņēmumiem. Un tie pieņēmumi tiek izdarīti tajā laikā. Konkrēti šobrīd mēs runājam par 2023. gadu, kad šāds atkal ekonomiskais vērtējums tika veikts. Un ir jāizdara kaut kāds pieņēmums, kāda varētu būt tā biļetes cena. Es varu pateikt, ka pēdējos aprēķinos mēs esam lēsuši, ka no Rīgas uz Varšavu šī biļete maksās 70 eiro. No Rīgas uz Tallinu mūsu pieņēmums ir apmēram 35 eiro, bet tas ir mūsu pieņēmums, lai mēs apmēram varētu saprast, kā tā naudas plūsma nākotnē varētu veidoties, jo neviens no šobrīd iesaistītajiem nebūs tas, kuram būs tie vilcieni un kas tos pārvadājumus reāli veiks, tā kā tur droši vien vēl tirgus pēc tam mums parādīs, kāda būs tā patiesā cena. Bet kur ir liela atšķirība? Tā, ka mēs sākām tikai šo projektu plānot un pirmās aplēses rēķinājām 2017. gadā, viņš tiešām bija ieplānots tikai un vienīgi kā ātra gaitas vilciens. Tur nebija paredzēta reģionālā satiksme, neviena reģionālā pietura tajā laikā netika ieplānota, tas viss pēc tam nāca vēlāk. Un kā izrādās šodien, tā, ka mēs arī modelējam, kāda varētu būt satiksmes plūsma. Mums ir tāds izstrādāts modelis datorā iekšā tāda programmatūra, kas attaino reālo dzīves situāciju ar visiem autoceļiem, dzelzceļiem un lidostām, kas mums šobrīd ir. Un tam mēs tur iezīmējam iekšā šo jauno dzelzceļu un nospiežot podziņu, mēs redzam, kā tur cilvēku mašīnas kustās, un cik daudz viņi varētu izvēlēties braukt ar Rail Baltiku, ņemot vērā arī visas tās jaunās dzelzceļa stacijas. Un tad mēs redzam, ka tieši no šīm te reģionālajām pieturvietām tas cilvēku pieplūdums dzelzceļa līnijai būs daudz lielāks nekā no vienkārši ātrgaitas līnijas. Un te ir tas lielais ekonomiskais pienesums, un kāpēc mūsu ekonomikai tas dos vairāk, mēs dabūsim atpakaļ vairāk, cilvēkiem tas būs daudz izdevīgāk, nekā tas bija sākotnēji plānots 2017. gadā. Un tad tur varētu izlīdzināties tā, starpība tās 10 reizes. Labi. Pavisam īsti. Paldies, Anta, par jautājumu. Kolēģi jau galvenās lietas pateica. Šeit jau kritisks jautājums arī, cik efektīvs tirgus izveidosies Rail Baltica pārvadājumos. Labi, mēs redzam šobrīd, ka ātrgaitas pārvadājums, iespējams, ka tur būs jāveido koncesijas modelis, jāpiesaista ātrgaitas operators. Es ceru, ka to darīs 3 Baltijas valstis kopā, nevis lietuvieši atsevišķi, un tad mēs ar Igauniem kaut ko citu. Bet tad mums ir reģionālā satiksme, un tad mums, protams, ir kravu satiksme. Es ļoti ceru, ka kravu satiksmē var veidoties tā saucamais open access tirgus, kur operatori brīvi var šajā tirgū nākt un strādāt, tāpēc Latvijai. Un tās lietas, kas šobrīd nolikts otrajā plānā, bet tas nenozīmē, ka mēs par tām nedomājam. Kā nodrošināt to, lai Rail Baltica geogrāfijā nedominē kāda monopolistiska spēlētāja, kā tas bijis līdz šim. Tāpēc jau šobrīd pa dzelzceļa Baltijā kravas nekustās, jo katra robeža ir tā kā Ķīnas mūris. Valoda atšķirības, operacionālas atšķirības, lokomotīvas un tā tālāk. Rail Baltica, ja mums izdosies izveidot kā vienotu tirgu, atvērt viņu visiem, kas vēlās šajā tirgū strādāt, tad es domāju, arī tie infrastruktūras maksas ieņēmumi būs pietiekami labi, lai vismaz daļu no infrastruktūras uzturēšanas nosaktu. Un tālāk jau, jo biļešu cena jau nav vienīgais jautājums.
infrastruktūras izmantošana un ar to saistītās infrastruktūras maksas, tas ir tas kritiskais jautājums. Labi, cerams, ka atbildējam. Pagaidiet, Lēni. Jums jau iedeva mikrofonu, tad neko. Jā, tad jūs pirmais. Sveiki, Ģirds Rūde. Es esmu saistīts arī šobrīd ar Rail Baltica projektu un ar kopuzņēmumu. Vispirms pavisam īsti maz piezīme. Mēs kā cilvēki mēģinām pēc iespējas vienkāršot lietas, jo tas mums ir smadzenēs saprotam. Un tad, kad mēs pienākam pie šāda sarežģīta projekta, tad mēs patiesībā aizmirstam, ka bieži vien ir ieraugāms pretruns. No vienas puses mēs gribam ļoti ātri visu izbūvēt, bet aizmirstam, ka Baltijas valstīs 100 gadus nekas tāds nav uzbūvēts. Mēs gribam to izbūvēt pēc iespējas lētāk, lai mums ir lētie speciālisti, bet mums nav Baltijas valstī to lēto speciālistu, mums ir jāņem no kaut kurienes. Un tā tālāk, mums ir ļoti daudzi dažādi pretrunīgi lietas, kas mums ir jāatrisina. Mēs gribam Torņkalnā iet tunelī, bet izrādās tas maksās pāris miljardus vairāk. Lai viss NVO, lai viss būtu draudzīgi, sadotos rokās, mums kaut kādā mirklī jāizvēlās, vai mēs gribam pēc 100 gadiem vai šodien, vai mēs gribam tādu kā Eiropā, vai mēs gribam citādāk. Mans jautājums jums ir, šajās dienās, kad jūs diskutējat par šo projektu ar visām iesaistītajām personām, kādus jūs redzat izaicinājumus vai pretruns, kurus vēl joprojām sabiedrība līdz galam neuztver vai nesaprot, cik sarežģītas var būt šīs te izvēles iespējas, kas mums ir jāizdara vienā mirklī. Būvējam tā, un tad būvējam uz priekšu, nevis turpinām diskusijas vēl 10 gadus uz priekšu. Paldies! Paldies, Ģirt. Es teiktu, ka tā lielākā problēma ir tas, ko tu sākotnējā tēzē pateici, kad ir mēģinājums ārkārtīgi kompleksu sistēmu, un varbūt no būvniecības viedokļa, tāda lineāra būve ar civiliem objektiem vien tā ir, bet kā sistēma, viņa ir ārkārtīgi sarežģīta. Un es piekrītu, ka Latvijā tās kompetences, pašmāja kompetences nav vai viņi nav pietiekami, un tāpēc, teiksim, mēs esam piesaistījuši vairāk nekā 50 starptautiskus uzņēmumus, kas mums palīdz. Bet tad, protams, atnāk politiķi, es jau, kā jau es minēju, atnāk ar saviem flomīšiem un sāk pārzīmēt lietas. Es nesaku, ka nevajag tā kā challengeēt tos pieņēmumus, kas ir bijuši līdz šim. Jo daudz, kur iespējams viņi ir bijuši kļūdaini, daudz, kur varbūt šobrīd mēs to īsti vairs nevaram atļauties. Skaidrs, ka ir jāmeklē kaut kāds, teiksim, tāds liesais variants, ko mēs varam paspēt uzbūvēt. Bet tas, kas traucē, ir šie mēģinājumi sabiedrībai iedot kaut kādas vienkāršas patiesības, uz to uzjundīt, protams, milzīgi ažiotāžu gan par termiņiem, gan par kapeksu, gan par trasējumu, gan par pārvaldību. Tas nav tik vienkārši. Un tā, es domāju, ir tā galvenā atziņa, un ar to mēs šobrīd saskaramies. Es ļoti, ļoti ceru, ka arī parlamentā iedziļinoties šajā jautājumā, šīs nianses nepazudīs. Jo šo jautājumu ir ļoti viegli politizēt, tas jau šobrīd ir noticis, bet ir arī kompetences iestādes, kas šos jautājumus vērtē. No 3 valstu revīziju iestādēm līdz Eiropas revīzijas palātai, līdz ģenerāla prokuratūrai un tā tālāk. Teiksim, ļausim arī profesionāļiem objektīvi paskatīties, un tad izdarīsim secinājumus. Nepieļausim to kļūdu, kas tika pieļauta politiski 19. gadā, kad cilvēki, kas tiešām dega par šo projektu un vēlējās uzlabot šo pārvaldību, nāca riskējot ar saviem amatiem, riskējot ar savām karjerām, nāca un signalizēja, un politiķi vienkārši to laid grausīm. Toties tagad, kad tā sniega bumba jau ir nonākusi kalnu pakājē, tagad viss ir gudri, vienlaikus neko nav zinājuši iepriekš, bet tagad ļoti gudri un ar flomīšiem pārzīmē trasi. Te ir jāatrod tomēr labāks līdzsvars, un mums visiem arī politiķiem pret to ir jāpieiet atbildīgāk. Man liekas, ļoti svarīgi tiešām atbildēt uz jautājumu, ko mēs gribam. Vai mēs gribam, lai mums ir ērts, moderns dzelzceļš, kurā var ērti iekāpt ar platformu vienā līmenī, kas ir vilciena grīda. Vai mēs gribam, lai mums būtu platformas ar jumtu, lai mums izkāpjot no vilciena nekrīt sniegs uz galvas un nelīs lietus uz galvas. Kas ir tas, ko mēs gribam? Ja mēs gribam redzēt tādu pašu dzelzceļu funkcionējošu, kā viņš ir citās Rietuma Eiropas valstīs, ar ērtiem moderniem vilcieniem, ar ērtām pasažieru stacijām, kurās nevar apmaldīties, kā man tas ir diezgan bieži gadījies mūsu Rīgas centrālajā stacijā, kad es nevaru atrast, kur ir platforma, tad te ir ļoti vienkārši atbildi.
Eiropā mēs esam pētījuši, cik šāds dzelzceļš tātad būve izmaksā Eiropā. Atbilde ir šāda. Vidēji no 24 līdz 32 miljoni eiro par kilometru. Tā ir vidējā cena. Ja mēs gribam kaut kādu tādu skaistu bildi, tā kā mēs redzam Berlīnē vai jebkurā citā rietuma Eiropas valstī, sarēķinājām, cik mūsu vēlmes, tad, šis Rail Baltica projekts varētu izmaksāt Latvijā. Latvijā mēs esam trāpījuši šajā robežā ar šī brīža aplēsēm 26 miljoni eiro uz kilometru. Tātad, jā, ja mēs gribam kaut ko tādu, kā ir Eiropā, tad, lūk, šī ir tā cena, kas par to ir jāmaksā. Ja mēs esam gatavi no kaut kā atteikties, protams, bet, tad ir jāsaprot, ka mainās tad abas divas puses. Jā, lūk, gribēju kaut kā uz pozitīvas nots, bet tas nebija nekas slikts, laikam. Jā, ar to mums arī ir jānoslēdz šī saruna, jo pēdējās 52 sekundēs es gribu pateikt paldies par piedalīšanos satiksmes ministram Kasparam Briškanam. Arī paldies, protams, satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniecei Rail Baltica jautājumos Kristīnai Malnačai un arī SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājam Ērikam Diļevam. Ko lai novēl? Lai jums veiksmīga lampa, draugi, un lai viss iet pareizajās sliedēs. Ja? Un tiksimies citkārt!